Manam dēlam sieva, eņģelis. Manējā gan vēl dzīva. Un zāģē vairs nevar izturēt. Aizbrauciet uz ūdeņiem. Klusā vietā vieni paši. Papeldiet. Tās atkrīt. Mana sieva ļoti labi pelna. Plauksim polka 3, 4. Nedēļa! Bet tā jāsaka, točna nedēļa. Otradien nenormāli agri tika publicēta epizode. Un ko mēs redzam? Jo agrāk mēs viņu publicējam, sliktāks ir skatījumu skaits, kaut kas nav labi. Cilvēki tomēr laikam bija pieraduši pie kaut kādām vēlām publikācijām. Par ātru. Viņiem vēl nebija, kā saka, nosēdušās emocijas no pirmās epizodes, un mēs viņiem metam sejā jau nākošo. Ļoti iespējams. Meklēsim vainu tad tajā. Mēs kā aizkarus nomainījām, palagus nomainījām. Gultas mēs pārbīdījām. Jā, tagad meklēsim vainu publikācijas datumā. Katrā gadījumā, jā, tā viņš arī ir, ka ir mazāk klausījumu YouTube vismaz. Es Spotify nepaskatījos, ceru, ka Spotify klausītājs ir uzticīgs klausīties. Mums ir nākuši klāt subscriberi un komentāri, un mums ir vēl viena pateicības vēstule, es nelasīšu, bet no mūsu nesenās pastaigās klausītājs vienā no epizodēm jau stāstīja par meiteni, kura, kā saka, tādā trieciena tempā 3 dienās noklausījās absolūti visas epizodes. Dariet to, kamēr vēl to var izdarīt 3 dienās. Drīz jau tam būs nepieciešama nedēļa. Vismaz nepārtrauks klausīšanās. Bet šobrīd mēs tojamies gada jubilejai un 50. dāmas kungi, 50. jubilejas sērija. Un es domāju, mums pastaigam klausītājiem tas nav nekāds noslēpums, ka katru to apaļo epizodi mēs cenšamies uzaicināt kādu jaunu, vēl pie mums nebijušu viesi. Un tāpēc arī šodien mums ir pārsteigums priekš jums viens viesis, kurš nekad vēl nav bijis pie mums ar cerams ļoti interesantiem un svaigiem stāstiem. Bet kas tas ir pa viesi, jums zinās stāstīt tikai un vienīgi labākais šī podcasteris Pēteris! Dāmas un kungi, Justīne Kitija Sīrulā! Sveiki, labdien, labvakar! Kāds laiciņš ir pagājis? Aplausi. Halo, čau. Aplausi jau bija, tad laiks runāt. Garu stāstu tā stundas garumā, lai man nav jāmontē. Nu ko, tad es pārņemu mikrofonu. Neievelkot telpu un neatraujoties uz pusdienu pārtraukumu. Tātad sveiki, dārgie klausītāji. Updates ir tāds, ka man joprojām nav sava mikrofona. Tāpēc, ja jūs mani kādu brīdi nedzirdat, tad zināt, ka Pēteris man viņu ir atņēmis. Tad jūs zināt Pēteri? Jā, tātad jūs... Jā, tā jūs pazīstat Pēteri. Jūs esat iepazinuši arī Pēteri. Jā, bet, sveicināti. Es jau varu sākt uzreiz? Jā, protams, tev ir kas sakāms. Es ne tikai atnācu, bet es arī ļoti nopietni sagatavojos. Wow. Jā, un pa visām šīm epizodēm, kopš es esmu pie jums nākusi, es nekad neesmu tik ļoti gatavojusies kā šoreiz. Tāpēc, šis ir ļoti skaļš un spēcīgs pieteikums. Mani ļoti aizskāra šī runa par to, ka es neesmu noskatījusies šo seriālu. Bet pelnīti. Jā, tas bija pelnīti. Es atzīšos, ka es noskatījos. Kā varēja aizskart pelnīti? Ja pelnīti, tad nevarēja aizskart. Bet tomēr aizskāra. Es sajūtu savu vainu. Savu vainu? Es domāju, tā kā jāsaprot. Noziedznieki nekad neatzīst savu vainu. Jā, tas gan, jā. Es biju iesākusi skatīties, bet es noskatījos, manuprāt, pat nepabeidzu varbūt pirmo sēriju, un tad kaut kā man laikam neaizgāja, un es aizmirsu, bet šoreiz bija tā reize, kad... Atgādini seriālu nosaukumu, par ko mēs runājam. Ilgais ceļš kāpās. Paldies. Būsim korekti. Redziet, mīļie draugi, jūs sakat, kaunināšana nedarbojas. Darbojas gan kaunīts. Ja publiski cilvēks sāk kaunināt, viņš kaut ko tomēr saņemās un izdara. Jā, es piekdien no rīta noklausījos jūsu pagājušās nedēļas epizodi, un piekdien vakarā es sāku skatīties, un svētdien es pabeidzu. Principā trieciena tempa, kā tu saki, Aldi. Tad cik bija sērija? Tad pīsim, mēs ar Pēterikas piedalām. 7? 7 sērijas, kopā tas aizņem 8 stundas. Es skatījos YouTube tā kā vienu to pilno video. Ar visiem subtitriem katru reizi un 8 stundas 10 minūtes. Tas man tā kā aizņem. Mums ar Pēterim Misters Mandela pastrādājis. Man likās, ka tās ir kaut kādas 3, iespējams vairāk. Pēterim likās 5, patiesībā ir 7 sērijas. Kāda mūzika skan subtitros? Tā pati? Jā. To, ko visur spēlē, parasti visi māk nospēlēt. Raimondiņš Pauls. Svinīgajā brīdī. Jā. Jubilejā, kā apsveic jubilāri. Bet, lūk, es ļoti, ļoti gribu par to parunāt. Es nevarēju sagaidīt, kad es varēšu. Tu atnāc uz pareizo vietu, ja tu gribi par to parunāt. Jā.
Mani sauc... Šī ir īstā vieta, kur mēs ārstējam savus dvēseles. Labvakar, mani sauc Justīna, un šodien es jums pastāstīšu par ilgais ceļš kāpās. Labrīt, labdien, labvakar. Un manām Mani sauc sajūtām. Justīna. Jā, tā tad man ļoti patika. Kas tieši patika? Ļoti izsmeļošs un garš stāsts. Es Jā. pilnīgi iedomājos, cik daudz enerģijas vajadzēja, lai nociestos un izstāstītu šo garo stāstu un aizraujošo. Tik ilgi turēt sevi. Jā, malacis. Vispār- ļoti emocionāli spēcīgs cilvēks, es tev teikšu. Vispār tad, kad iepriekšējā epizodē es dzirdēju par to, ka manas paaudzes cilvēkus neaizskar šis tā kā vecmāmiņu liktenis, jūs teicāt, ja? Jā. Tad es uzreiz iedomājos par to, ka pirmkārt es nesen izlasīju likteņa līdumniekus. Un es raudāju pie grāmatas, kā es nekad nebiju raudājusi. Tāpēc, Tas ir tā kā pilnīgi brīvprātīgi tu lasīji. jā, Tas, jā. vēl vairāk es nopirku visas 4 Tā ir dabūja grāmatas. 10 sutkas un sēdēja un brīvprātīgi lasīja. Jā, kas tās bija par 10 sūtkām? Braukšanā dzērumā. Nu, Welcome to the club. Bet, nu, lūk, nu, jā, un tad es izlasīju, sāksim ar to, ka es nopirku visas šīs 4 grāmatas. Tas man aizņēma tikai 3 grāmatnīcas un Eiro. 2 nedēļu meklējumus, kā arī aptuveni 60 eiro. Un tad Jā. es izlasīju, un sāksim jau ar to, ka šis stāsts mani aizskāra. Es biju redzējusi seriālu, bet es īsti vairs neatcerējos tos precīzos notikumus, un seriālā arī nebija tik smuki aprakstītas visu varoņu emocijas. Un tad es sēdēju istabā, raudāju, lasīju, un Dāvidis man jautāja, vai tas ir mans hobijs - lasīt grāmatas un raudāt. Jā. vai viss labi? Nevis tā vienreiz noiet garām istabai, tā Dāvid, tas ir uzmet labākais. atstuņu. Tad otrais un trešoreiz jau tas tev viss labi. Padomāju, Tas tur ko viņš raud. aprecēja. Jo, Jā. Tādu Sēž raudu. kā lasa. Pirmās 2 reizes viņš vēl bija tā, kad cerēja, ka pāries. Viņš pārskatījās. Necerēja sagadīšanās, jā, un tad Jā, izrādās- bet Nē. ja tā ir 3 reizes, tad tā vairs nav sagadīšana. Putni galvā, tas ir putni galvā. Jā, tieši tā. Nu, lūk, un turpinot tēmu par to, ka tas mani neaizskāra, tas mani aizskāra sākot jau ar likteņa līdumniekiem, un tagad arī šis ilgais ceļš kāpās. Sāksim ar to, ka jau es noskatījos ļoti aizrautīgi. Es tā kā vispār nevarēju no viņa atrauties. Un es noskatījos arī to tā kā video, kas ir filmas Arheoloģija, kur tā kā aktieri stāsta, Jā, kā viņiem gāja jā, jā. un viss tas. Un es atceros, man Pēteris jau iepriekš bija stāstījis par to, ka PSRS laika cilvēki rakstīja tās vēstules Artūram un Martai. Papīra formātā, jā. Un- Maisiem nesatās vēstules. Ne Astrīda Kairiša, bet Lilita Ozoliņa stāstīja, ka viņa lika banānu kastēs tās vēstules, ka viņai bija tik daudz. Bet stāsts ir par to, ka ja es būtu tā 84. gada sieviete, kura skatījās šo tā kā, tajos laikos, es 100 punkti būtu tā, kas rakstīja vēstuli un prasīja Artūra adresi. Tā kā Lady Bērdam rakstīja draugos LV. Čau, kā tev iet? Ko tu rakstīji izstāstīt? Nē, viņai nē, es rakstīju meitenēm no oranžā kora. Es biju maziņa. Tas nebija nesen. Tas bija Tas bija, tas bija draugiem. Oranžais koris jau nebija nemaz tik sen. Nu, diezgan. Tas bija 2008. gads, laikam. Es biju salīdzinoši maziņa. Un tad, kad viņi uzvarēja, tad viņi braukāja pa koncertiem, pa kultūras namiem. Un tad mēs, Jā. protams, bijām, jo man tā kā ļoti vajadzēja. Un tad pēc tam es tiku pie saviem draugiem.lv un es viņām rakstīju. Tur sanāk, bija viena dziesma, kuru viņas dziedāja īru stilā. Un viņām tajā outfitā nomainījās garās zeķes, vienkārši bija uzvilktas. Un es viņām rakstīju, šausmas, kā jūs varat tik ātri pārģērbties tur un tā, un jūs tik foršas un ar visādiem smaidiņiem un ļoti daudz izsaukuma zīmēm. Bet tās meitenes man atbildēja. Nu, viņas teica, jā, mēs tur visu ļoti ātri izdarījām un tā, bet es pēc tam lasīju un bija tāds kauns. Nē, pagaid, to rakstīja viņa uz tavu komplimentu. Viņa atbildēja, paldies, un tu atbildi, nav par ko. Jā, es visu tas jau darīju, jā. Vai arī, ja man It kā viņa piesietos pie Justīnas. Nav par ko. You're welcome. Es arī, ja man uzaicināja Tā kāds... labi, ko jau jūs tur, dar, tā Ēdīs krājumi, man tagad nav laika. Nav laika man tagad. Arī, ja man uzaicināja kāds svešs cilvēks, tad es vienkārši bez garumzīmēm rakstīju tur, kas tu esi.
ko tev vajag. Tāpēc šeit arī nebija garumzīme. Tagad mēs zināsim, kāpēc tavs rakstības pateikt tavu garastāvu, ko tev noskaņojumu, vai tavu attieksmi. Ja tu raksti bez garumzīmēm, labāk laikam neturpināt šo conversationu. To gadu laiku fanāti, cienītāji filmu Ilgais ceļš kāpās un aktieri un personāži. Bija daudz stāstījumu no pasta darbiniekiem un vispār tie, kas tajā iesaistīti virtuvē, bija kā darba ļaudis padomju no visas lielās padomju savienības sūtīja vēstules un bieži vien norādīja uz aploksnes Martai. Artūram bija uzvārds Banga, Artūram Bangam. Vai arī aiznesiet lūdzu, var sakot, viņi nezināja, kā nosūtīt uz kurieni. Vai uz kinofilmu nosūtīt. Pastnieki kaut kā zināja, kur tas jānobīda, ne, bet... Jānogādā. Jāiznes, bet strauma, pareizā virzienā. Jānovirza, kur pareizi, jā. Lūk, un padomju cilvēki, viņi tik dziļi tajā personāžā iegrima un iejutās, ka viņi ticēja kā reāliem cilvēkiem, reālām personām. Bija tādi laiki. Bija viena meitene, kur rakstīja vēstuli uz Rīgas kino studiju. Nē, viņa rakstīja režisoram. Un viņa rakstīja, tur cienījamies režisoru, atvainojiet, ka es jūs tā uzrunāju, bet es vairs nespēju. Es noskatījos jūsu filmu, un mana dzīve apstāsies. Lūdzu, iedodiet man Artūra adresi. Es būšu jums ļoti, ļoti pateicīga, un es nekad jūs neaizmirsīšu, ja jūs man iedosiet šo adresi. Un, tā bija viena vēstule. Viņa daļai realitāte saprot, ka ir režisors šim visam. Ja? Viņi tā kā raksta dievam, radītājam. Un prasa par personāžu. Nevis aktieri lietuvieši, bet par personāžu. Tas ir interesanti arī. Starp citu par... Bipolārie traucējumi tie laikam skaitā. Padomju cilvēki. Bija vēl viena vēstule, kur tur gan bija vīrietis. Bija vēl viena vēstule, tur bija vīrietis, kurš rakstīja, ka viņš ļoti nevarēja saprast situāciju, kad tajos gados, kad Marta jau dzīvoja, es varu stāstīt, nospoilerošu kādam. Ko? Filmu? Jā, visi gan jau ir redzējuši. Iznākus 50 gadu atpakaļ, es domāju. Jā, tur tas gan būtu interesanti nospoilēt 50 gadu vecu filmu. Pat zīdēji to ir redzējuši. Es nebiju redzējusi. Stāsti. Tu biji vienīgā, kura nebija redzējusi. Bija pēdējā. Es pieņemu, ka Dāvis arī nav redzējis, bet viņš ar mani neskatījās, tāpēc Dāvi, noskaties lūdzu, lai man ir par ko parunāt. Sapratu, man visu laiku moka tas jautājums, par ko nodarbojas Dāvis, kamēr tu skaties tās filmas 3 dienas, kamēr tu lasīji likteņu līdumnieku. Viņš ir darbā, tad viņš skatās... Tad arī tu esi darbā. Viņš skatās seriālu. Justīna skaļi lasa grāmatu. Jūs ļaujat viens otram mājās justies, darīt to, ko viņi grib. Kā mājās, ne? Jā, mēs varam. Jums nav tā, ka tu, piemēram, skaties savu dāvas atnāk, pagaidi, kāpēc mēs neejam kaut kur kopā? Mums ir ļoti dažādas filmu gaumes, mūzikas gaumes un grāmatu gaumes, tāpēc mēs vienkārši ļaujam viens otram. Es izlasīšu savas grāmatas. Apzinoties, saprotu, jūs izklausāties tik pieauguši ārprāts, jūs esat pieauguši un tik veselīgās attiecībās, tas neticami. Baidzies ironijas signāls palikt apakšā, vai visi saprotam, ka tu ironizē? Man liekas, tā nebija. Es neironizēju, es tā ir domāju, tas ir superīgi. Tas ir superīgi, ka nav obligāti... Ja es skatos filmu, man nav obligāti tas jādara abiem vai piesim. Tieši tā, tas ir taču normāli, jo man patīk tādas filmas, man patīk, piemēram, bojeviki. Otram cilvēkam patīk, piemēram, romantiskās, nav obligāti jāskatās. Dažādi, jā. Es domāju, tas tā izklausījās, labi. Šeit būs pīkstoši. Tas ir ļoti, tas ir tieši, man arī patīk, ka viņi nesen precējušies abi divi jauni cilvēki, bet, tik tāda dziļa sapratne par attiecībām. Tas ir kompliments no manas puses. Subjektīvais vērtējums, ok. Subjektīvais, protams, ka subjektīvais. No kurienes man būtu objektīvs vērtējums? Tāpēc es par to ironiju ieminējos. Ienāca prātā. Nē, tas bija nopietni. Bez signāla, ok. Mēs aizvirzījāmies prom no vēstules. Būtu uzreiz uztaisījis signālu, jā. Lūk, par otro vēstuli. Tajā momentā, kad jau uz filmas beigām, kad Marta izlēma, ka viņa paliks dzīvot Krievijā, tur, kur viņa izlēma, ka viņa uzsāks jaunu dzīvi. Kur viņa dzīvoja? Kāda pilsētā bija? Irkutska? Irkutska, jā. Jā, ok. Un, viņa izlēma, ka viņa veidos to jauno dzīvi. Un Artūrs viņu no sākuma meklēja, bet par cik viņa bija nomainījusi uzvārdu, viņš viņu nevarēja atrast.
Un viņš tā kā nebija iedomājies, ka viņa būtu varējusi paņemt to uzvārdu Banga. Un tad tas vīrietis rakstīja, kāpēc Artūrs viņu meklēja, kāpēc viņš viņu ja viņš neatrada, kāpēc viņš apstājās. Pat tad Rihards, kuram tā Marta nebija tik svarīga, vai Martai viņš nebija svarīgs, pat viņš viņu meklēja, viņš viņu atrada. Kāpēc tā? Mēs nesaprotam šo situāciju. Lūdzu, paskaidrojiet mums, mēs nespējam dzīvot. Un arī, lai tas, man liekas, arī bija režisoram, lai viņš paskaidro to situāciju, kas tur notika. Režisors sagandēja savu dzīvi, viņam nebija miera vairāk. Režisors domā, ejiet jūs kāst, es vairs neko nefilmēšu. Tik daudz jautājumu. Viņš ir, kam man tas vajadzīgs? Man to vajag. Jā, man to vajag vispār. Zināt, cik man par to samaksāju, saku, man to vajag. Jā. Ne, tā, īstenībā, starp citu, tajā filmā, man liekas, tajā Rihards arī saka, ka, tad es iedomājos, ka iespējams tu esi paņēmusi, Riharda uzvārdu. Ne Rihardā to Artūra uzvārdu. Bet Artūrs par to neiedomājās. Jā, bet Artūrs tajā viņš nevar iedomāties. Viņš ir lietuvietis, ko viņš var iedomāties. Rihards jau arī ir lietuvietis. Arī, jā? Jā, viņi abi lietuvieši. Bet Latvijā nebija aktieru, ko paņemt. Bija viens aktieris, bija 3 aktieri kopā. Bija tie 2 lietuvieši, Jozus Kiseļus un Ramanauskas. Šitie ir 2 tie, kuri dabūja. Bet es neatceros, kā sauca to latviešu. Viņš ļoti populārs. Kaut kāds Zariņš varbūt. Pēteris Liepiņš? Varbūt. Iespējams, man tas ir jāiegooglē. Bet, bija cīņa starp vienu latviešu aktieri un 2. Tas aizkadra cīņa, kastings? Jā, tās kino proves, un abas lomas paņēma lietuvieši. Jo tas latvietis, viņš no sākuma mēģināja uz Artūra lomu, kaut gan viņš labāk piestāvēja Riharda lomai, bet viņi izkonkurēja, jo režisoram lietuvieši patika labāk. Latvijā uz to brīdi fašistisko mordu pietrūka un tamdēļ ņēma no pārējām Baltijas valstīm. Vietēji tēloja fašistus, labos tēlus lietuvieši. Labos, jā, labie parasti tādi komunistiska tipa, tādi tāds skatiens tālu nākotnē, apņēmības pilns, akmenīgi. Starp citu, tas tagad man... Tā kā es skatījos, salīdzinoši nesen to filmu atkal jau, gāju cauri. Man drusku, kaut kādā brīžos drusku, drusku piekaitināja vai ietrigerēja tas viņa tas, tā kā lieka, vajadzīgi, saņemies. Tā kā bremzēts apkārt, tik visu laiku lupīja kaut kur tālumā un tāds viņam kaut ko paprasījuši uz stundu domā atbildi. Tas, kurš Artūrs? Tādā. Jā. Par viņu runāja tas aktieris Rolands Zagorskis. Jo viņš ir viņa dublieris. Zagorskis, citu līdzīgs viņam vizuāli. Jā, un viņš viņu dublēja. Tā kā uz to latviešu jā. Un viņš teica, ka viņš īstenībā esot ļoti slikts aktieris. Un ka viņš bija ļoti neizteiksmīgs un ka tas, man liekas, viņu sauc Rolands. Rolands Zagorskis, tā arī bija īstenībā. Viņš ir tāds stīvs, tās kustības tādas stīvas. Bet viņš atbilda personāžam ļoti. Kautrīgs, kluss, mierīgs. Jā. Bez liekām kustībām. Apvainojies. Jā, aizvainota seja. Visu laiku buržuji viņu nomāc. Māte nabadzīta veca. Jā, vienkārši veca. Norakām tagad paudzes mīlētu tēlu. Vienkārši norakām. Baigie psiholoģijas eksperti. Bet Roļiks arī varēja mazāk runāt. Zagorskis, kurais viņš man bija vienā pasākumā un praktiski izgāza šo pasākumu. Viņš ļoti slikti vadīja, ļoti slikti runāja, ļoti neinteresanti. Par viņu sāka pat iesmiet no publikas, jau sāka sarkastiski aplaudēt. Viņš aizbrauca tādu. Iespējams, viņš varbūt, tas ir, viņš varbūt tajā pārinteliģencē, varbūt savus jokus tos plēsa, viņš izskatījās kā no tautas, varbūt, nedaudz. Viņš kā pazaudējies izskatījās, kā sakautrējies, kā vidusskolnieks izmest skaitīt pantiņu, lai saņemtu dāvanu. Jā, bet kaut gan patiesībā viņš ir nodibinājis ļoti veiksmīgi bija nodibinājis, un jau vairs tās stāpienu darbus improvizācijas to savu teātri.
kur viņš izdresēja, izaudzināja veselu paudzi ar šī brīža Latvijas top improvizatoriem. Es, protams, kaut gan arī, teiksim, labs treneris nenozīmē labs meistars, labs pats, labs sportists. Jā. Nē, es gribētu jau pajautāt, nosaukt Zagorska audzēkņus, bet ne viņi tur diži daudz, ne man viņi interesētu. Nē, tieši, ja tur improvizācijas teātri neesmu nekādā veidā nesaistīts, neseko līdz, nemaz nezinās tos uzvārdus. Nav plašām masām šaurs draugu loks, kas savā sulā vārās un ir priecīgi. Jā, tas ir improvizācijas teātris. Protams, ka tā ir sava niša atsevišķa. Ja tu tur tajā neesi skaidrs, bet tajā nišā, tajā katliņā, tur viņi ir. Izklausās kā sekta. Nosacīti pa augšu pelt, kā pelmiņi, kā frikadelis. Jā, ja vispār pa apakšu tur ieskaidot mani, tad tie ir tie čaļi, kas tur pa augšu. Tu esi koncertus vadījis. Kā to teātri sauc, kur tu biji pagājuši pavasari? Improvizācijas teātris? Nē, klasiķa vārdā, ne, bet... Šekspīra, jā. Nē, Hamlets, tas bija Hamletā. Tas ir tas pats, Šekspīrs, Hamlets. Čoja viens ir autors, viens ir tēls, nebija tā gadījumā. Jā, Hamletā, tas arī ir viņa dibinājums, viņa Zagorska. Jā. Cik interesanti. Jā, tas ir viņa dibinājums. Joprojām, man liekas, viņš ir īpašnieks, viņš ir to organizējis, tā kā viņam pieder. Es negribu samelot, man tā šķiet. Bet tur visur viņa portreti un jau mani sauka iepriekš pieminēto improvizatoru jaunības bildes, no kuriem es tur atpazīstu diezgan daudzus. Lielāko daļu es atpazīstu. Tad viņš arī ir godkārīgs, jā? Ok. Kādā ziņā? Jau bildes, portreti un tā. Nē, tas nav tā, ka ne tik kā lielos rāmjos, bet backstage'ā, tur, kur es gatavojos savam iznācienam, tur. Ne tā, ka tu ieej un priekšā viņam bilde, nē. Vispār ir ļoti interjera ziņā, ļoti skaista, interesanta vieta, kādreiz iesaku atnākt. Es nespēšu aprakstīt to vietu, bet ja es saņemšos vēlreiz uz kaut ko tādu, tad es uzaicināšu jūs. Es ceru, ka jūs atbrauksiet. Mēs noteikti atbrauksim uz Rīgu. Tāpat kā jūs mani uz radiomāju paņēmāt līdzi, jā? Mēs tevi neņēmām speciāli, jo tev nebija laika. Justīni, ja tu pat nezini, kur mēs esam tevi paņēmuši līdzi, tik daudz skaistās vietās, tu esi it kā bijusi ar mums kopā. McDonaldā. Jā, McDonaldā, 2 pat. Akropolē un Krasta ielā. Es aiziešu atsevišķi uz radiomāju. Ar Normandiņu? Jā, ja viņš mani uzaicinās, tad es atnākšu. Skaidrs, tātad neaiziesi. Labi, turpinam, pa ceļu kāpās. Vēl mazliet atgriezīsimies pie ilgā ceļa kāpās. Es ceru, ka nebūs par daudz, bet ilgais ceļš kāpās nekad nevar būt par daudz. Tā taču klasika. Tas ir... Pilnīgi piekrīt. Lūk, es ievācu, labi, es neievācu interesantus faktus, bet jūs zinājāt, kad aktieris, kurš ir galvenās lomas atveidotājs, nomira, kad viņam bija 41 gads? Arturs? Jā. Arturs? Jo tas bija ļoti skumīgi, jo viņam bija intervijas ar to Rihardu lomas atveidotāju. Viņš nomira. Filmā izskatās jau kā 40-gadīgs onkulis. Nē, viņš nomira 91. gadā, viņam bija 41 gads, viņam bija sirdslēkme. Ne sirdslēkme, bet sirdstrieka, jo viņam bija defekts sirdī, kas bija ļoti reta parādība, un tad no šī defekta viņš arī, diemžēl, aizgāja. Jā. Vēl es gribētu šo aktieri salīdzināt ar latviešu Gunāru Celinski. Man liekas, ka viņš ir tāds ikonisks, tikpat, cik Ezera sonātā bija Celinskis, tik šeit šis tāds sieviešu mīlis. Celinska tēlojums bija, tādā ziņā sieviešu mīlis, bet Celinska tēlojums neslīdzināmi krāšņāks, bagātāks, manuprāt. Jā, tur es tev piekrītu. Vairāk teksta. Bet man patika Arturs. Celinskim vienā filmā vairāk teksta nekā Arturam 7 sērijās. Lūk, kaut ko es vēl gribēju. Es pašās beigās, jūs gan mani nesapratīsiet, jo jūs neesat sievietes, bet jaunas. Pašās beigās, kad pie Martas ieradās Rihards, Rihards bija tā kā, loģiski, viņi visi bija novecojuši, jo bija jau pagājuši cik tur gadi. Rihards bija novecināts, maksimāli. Viņam bija tās kvadrātainās billes, tie sirmie matiņi iekrāsot, un man likās, saka, Dievs, un kāds tad izskatīsies Arturs? Un tad ir nākamais kadrs, kad Arturs nāk tā kas viņš bija bārda, kapteinis tāds ar bārdiņu. Jā.
Viņš izskatījās krietni labāk. Arturs pēdējā kadrā izskatījās smukāk nekā visā filmā kopumā. Es tieši to gribēju teikt, jā. Dažādi likteņi un padomju propagandas uzdevums bija parādīt kapitalistiskās, fašistiskās vides problēmas, ka cilvēki Labo ietekmi uz cilvēku. Jā, sliktā ietekme tajā galā un labā ietekme šajā galā. Viņam izdevās. Es pareizi sapratu to filmas domu, ka tas PSRS bija labais. Protams. Un Vācija bija sliktais. Tas ir PSRS ražojums, tā filma ir PSRS produkts. Tieši tā. Būtu ļoti jocīgi, ja viņi pateiktu. Ja būtu otrādi. Ziniet, jā. Vācieši bija labākie, jā. Paskatās, bērni spēlējās ar dārgakmeņiem, rokās milzīgs dzintara grezens, bet akmens. Priedes, asaras. Jā, ar skudriņu. Jā. Tur, kur Marta aizmaldījās mežā un Fričī viņu atrada tie suņi un tas cilvēks. Tur, kā viņa pēc tam izteicās. Neparādīja to viņu sarunu, kas tur notiek, bet viņa teica, Rihards, braucam prom, tie ir briesmīgi cilvēki. Jā, pēc kā viņa to izsacināja. Viņa vienkārši viņu uzņēma, sasildīja, palaida mājās, neko viņa neizdarīja. Braucam prom, tie ir briesmīgi cilvēki. Es neatceros tādu kadru. Es arī klausos, kādu filmu tu stāsti tagad. Ilgais ceļš kāpās, tad, kad sākās karš, Rihards paņēma vagu no Latvijas uz Vāciju. Sapratu, jā, viņa izgāja pastaigā pa parku. Viņa izgāja pastaigāties un aizmaldījās, un jau sāka kļūt tumšs. Un tur pie kaut kādas mājas suņi pilnīgi pats skrēja tos suņus savāca. Tas, nezinu. Jā, viņi vēl lamājās, ko tu esi atnākusi, ko tev vajag, jā, un tad viņi atrada. Viņa svešā teritorijā ieklīda un tam dēļ dabūja agresīvu attieksmi. Viņa nenošāva, viņa nespīdzināja, viņai neko nedarīja vispār. Viņu uzņēma, sasildīja, pazvanīja uzreiz Rihardam. Rihards atbrauca pēc viņas, paņēma, un pie tam vēl tie cilvēki zināja Rihardu. Tad tvajā cilvēka. Partneri. Jā, viņi tur kaut kā tie mēbeles viņš ražoja Vācijā, ko viņš tur darīja. Un viņi atbrauc mājās un braucam. Rihards, lūdzu, braucam, protams, tie ir briesmīgi cilvēki. Padomju aktrisē, padomju filmā vajadzēja, nācās tā darīt. Par to ir runa, ka tur ielika tas propagandas gabaliņš. Vācieši tajā laikā bija vai nu ļauni vai duraciņi. Visur attēlot. Vai nu ļauni, vai nu ļoti ļauni, jā. Vai duraciņi, kad ierakumā skrien, tur bļaustās nesaprotamā valodā. Pēc tam tie daži tegu vārdi, kurus mēs pagalmā pēc tam izmantojām. Šnēl. Četri, jā, viņi vācieši tā sēdi, ka 4 vārdus cik zināja. Šnele, Hende, Hoch jā. Jā, natūrliši, jā. Ziniet, kuru vietu es nepamanīju, varbūt es palaidu garām, bet bija tā māja, kur dzīvoja Martas tēvs, un viņam bija tie 2 kalpi. Tā sieviete, kura krāpa savu vīru ar to ozolu, un tas vīrietis. Kur palika tā sieviete? Beidzās kontrakts. Jo tas Pēters... Es domāju, viņa palika ar savu čomu kopā. Viņš tur tajā vienā brīdī atrisinās to, ka viņš jau tas čoms zināja ilgu laiku. Jā, bet tad viņš jau bija viens, un tad, kad viņš viņu nodedzināja māju. Jā. Nē, pēc tam kara laikā, Mežabrāļa laikā, viņš viens pats jau bija, kad ar plinti staigāja, kad ozolu noķēra. Kur sieviete palika, bet viņš arī beigās kaut kā bija pataisīts par slikto tēlu. Nē, viņš bija labais. Viņš nostučīja Mežabrāļus, ka viņi gatavi ir iebrukt veikalā, un tad viņi nobrauca. Kaskadieris iekrita no tilta upē. Kaskadieris iekrita upē. Es cerēju, ka viņš nenomirs, jo man ļoti patika. Viņš kā stukačs bija parādīts, tas jau arī nekas labs nav. Nē, mēs varam filmu no abām pusēm skatīties. No tā viedokļa viņš bija labais tēls, bet no manas, es kā skatījos no savas puses, beigās viņš tika uztaisīts par slikto cilvēku. Jo es šo filmu skatījos bērnībā pirmoreiz, un es no padomju cilvēka viedokļa skatījos. Gan tie krozenieki, ļauni, riebīgi, merkantīli, buržuji, gan Mežabrāļi, ka tik slepkavot un darīt visiem sliktu un ļaunu. Tie gan bija maksimāli parādīti, jo manā jau tā kā izpratnē, tā kā laikam es otrais skatījos arī, tā kā es domāju, bet Mežabrāļi, labie čaļi un tāds. Es domāju, kāpēc viņi tā tiek tās sliktās īpašības izceltas? Un tāpat laikā kaut kāds tur tas lidotājs vai kurš tur kaut kāds tur tas spieks vai kas tur, kur bērniņos Martā glāba dzīvi. Jā. Tad tas jau tur bija kaut kāds svētais izlūks, kurš viņu gribēja apprecēt. Mums izlūki, viņiem spiegi, tas viss padomju propagandiskā līnija, tas ir skaidrs. Citu, tiešām es nebiju iedomājies, ka šī filma ir skatāma no perspektīvām. No diviem viedokļiem. Nekā viedokļiem, no ideoloģiskajiem skatu punktiem. Bet viņš kaut kā tas čalis, Ozola, tas kalps. Pēters. Viņš kaut kā
parasti, man liekas, tos negatīvos, tos tēlus, tos indīgos, viņus, man liekas, tādas ir parāda tāds, ar lieko svaru džempa, kaut kur tāds, tāds ietāds, kā... Es varētu precīzāk, objektīvāk nosaukumu Bauris. Bet man patika Pēters. Kāpēc jums nepatika? Viņš visu laiku pastāvēja par sevi? Viņš ir principiāli. Tur arī kaut kurā brīdī viņam tur kaut ko tur prasīja ārā. Viņš tāds uz principa pastāvēja, nenostučie iepriekšējā, tur ir kaut kādā epizodē. Tur vienā brīdī jā, bet tad, kad viņš nostučīja tos meža brāļus, tad tajā brīdī man viņš tā kā bija kā negatīvais tās. Kā viņš paglābā ciematu no veikala izlaupīšanas. Bandīti atnāk un izlaupa veikalu un ciemats badu cieši pēc tam. Viņš paglāba ciematu no bada. Arī pareizi. No dažādiem skatu punktiem skatāmies. Un varoņa nāvēm ir. Viņam bija ar ko aizstāvēties. Kas, kad ir upē? Viņš pats aktieris aizgāja pusdienās. Viņš aizgāja, kamēr neredz veikalā paņēma preci. Nošāva didzi un kas, kad ir iemeta upē un aizgāja ēst pjurē. Man vēl viena epizodē atmiņā palikās. Es ceru, ka neskatās cilvēki, kas reāli ļoti, ļoti fanotas. Cerams, ka šie aktieri neskatās un neklausās mūsu uzreiz jāsaka, mums visiem ļoti patīk šī filma. Ļoti. Man ir kur kasīties, jo viņa tāda nepareizā chronoloģijā bišķi izstiepta. Mēs atceries pagājušajā reizē spriedām, ka 60 gadu garums parādīs, bet patiesībā Marta bija jaunavā filmas sākumā. Viņa kaut kad ieņēma Artūru dēlu, Eriku. Viņai bija 18. Jā, un tad filmas beigās dēlam bija gadi 20, varbūt 18. Vairāk. Viņš ir par institūtu gāja runāt. Nerunāsim, cik aktierim gadu, bet cik tēlam bija. Tēlam. Labi, 22, ok. Tad viņa, principā, filmas sākumā bija 18 gadi, tad viņa 20 gados ieņēma Edgaru un pagāja vēl 22 gadi. Pareizi, viņai būtu jābūt īstenībā kaut kādam tikai 40, cik viņa izskatījās, uztaisīta. Pat neizskatījās, bet pēc laikmeties spriežot, tas varēja būt 80 gadi, jo tā kā māja iekārtotā kapteinim Artūram. Viss, kā teikt, skills, tas viss izskats bija 80 gadu stilā. Un tas sanāk, ka dēlam 24, tas sanāk, ka filma vispār 30 gadu garumā velkās. Tātad filmai bija jābūt kaut kāds pēc 70 gadi sākums, filmas fināls. Varbūt tā arī bija domāts. Varbūt. Bet nevar būt, tāpēc, kad tos rūpniekus, tur, kur Rihards atbrauc, viņus, man liekas, tajos gados vēl nelaida iekšā, ne? Piedām tik tālu, Zivju padomju savienībā, tālu no galvaspilsētām ārzemnieks, tīpaši kapitalistisko valstu džekiņus nelaida tālāk pār galvaspilsētām. Jā, man arī kaut kā likās, ka varbūt... Tur ir nesadarības filmā, tur atkal laikam ir režisora atklanēnijas. Gribēju vēl... Bet emocionālo nokrāsu tas nemaina. Mūzika rada savu, kad onkulis tur... Raimonds ir visi izdarījis. Raimis, arī pielicis roku padomju propagandā un tagad stāsta, cik viņš ir labiņš. Labi, nestāsta, es tā pie sevis. Bet tur bija filmā kadrs, kad izgāja Večuks, kā tur tēvs no meža, kad visi gāja bojā vai pazuda viņu tā visa... Birutas tēvs iznāca, sirmgalvas. Un tie aizkustinoši momenti, kad viņš sāka maizi locīt iekšā un skan mūzika. Un tas viss ir ļoti aizkustinoši, saproti? Es baidos par tevi, tēta. Kāpēc tu atgriezies? Kur gan es varēju iet? Nāc uz māju. Uz māju pie tevis. Tas tomēr triģerē, un tā ir profesionāla manipulācija uz skatītāju. Tā, cik viss ir netaisnīgi, tāpat laikā mēs par taisnību ejam uz priekšu, par gaišāku nākotni. Mēs nākotni redzējām, gan tu, gan es. Tā nebija tā nākotne, kurā filmā it kā mums pareģo vai apsolīja to vektoru deva. Jā. Patiesībā tā nav tā nākotne, ka tu beigās paliec bez pārtikas, uz taloniem un pilnā deficītā. Un cilvēki ar tādi mežonīgāki palika 80. vidus beigas. Jā, un veikala, kura laupīja, viņš bija pārbāzts ar preci.
Jā, un kas reketā gāja? Vai tad kaut kādi marsieši, ne, bet mūsu padomi sportisti, mūsu padomi brāļi, māsas. Mani klases biedri, un es Nopietni. kā reketā, agresīvi bija, bandītiska tipa, uzkačāti bija modē, toreiz Švarcnegers saskatās uz sporta zālītēm, iet muskuļaini, un, kad tu redzi skolas biedru, tu viņu atceries tādu, bet ieraugi tādu agresīvu, kura nedod Dievs, ne tā uzrunāsi vai acīs ieskatīsies. Tur, agresija bija gaisā, un tie bija mūsu līdzgaitnieki, tā bija tā padomi tauta, kurā nonāca līdz tam. Tā kā filmā cilvēks vienalga ir cilvēks, viņš apstākļi viņu padara tādu, kāds viņš beigās ir. Lūk. Es gribēju filmas vēl vienu smieklīgo momentu, kā smieklīgu, manas dzīves smieklīgo, kad Ozols Pēterim izstāstīja, ka meža brāļi taisās aplaupīt veikalu. Viņš tā kā savus biedrus nodeva Ozols, saprota domu. Biedri aizbrauca laupīt veikalu, viņiem tur bija zasāda, lamatas. Jā. Un Ozols pēdējā kadrā pirms uztaisīt pašnāvību sēž bēdīga mūzika. Viņš jau tā kā skatītāju acīs pārvēršas nedaudz tā kā par žēlojamu, pozitīvu vai pozitīvi žēlojamu personāžu. Kad kamera pietuvojas viņa augumam, tūšiņai. Atceries to kadru. Skan mūzika un tuvojas Ozols. Jā. Un kādreiz tā filma jau kārtu reiz pa teļu iet, un mamma tur tā garām ejot, ko tur mājas darbus darot, tā paskatās uz to kadru tā. Žēl cilvēka, labs cilvēks bija. Jā, labs cilvēks bija. Tā arī ir. Un tā kā viņš arī tur, baigi arī svarīgi bija tas, ka viņš bija uztaisīts tāds klips, un man arī bija baigi, man bija žēl viņa. Tā kā es skatījos, viņš izskrien ārā, arī kur māja, kur palīdzi. Viņš nevar, es redzu, viņš nevar. Man tā kā māja deg arī man žēl viņa bija. Nē, man ir 5 kapeikas, bet es bišķi pārteicos. Mamma teica, nevis labs cilvēks, bet labs aktieris bija. Tā viņa teica. Žēl, labs aktieris bija. Šeit būs interesants. Tēla žēl arī. Nē, zini kā tēla, viņam cik gadu meita liela, kaut gan viņam nemaz tik gadu nav dzīvē. 50 varbūt, 60. Toreiz jau bērns bišķi vēlāk, pēc 30 gadiem radīja. Ja Martai 18-20 to brīdi, viņa Rihardi jau tur plosījās. Tas ir pēckarš, stop. Tad jau kaut kādi 60 varētu būt viņam. Iztēlojies savu dzīvi, kad tu biji kaut necik kalna virsotnē, tu biji... Viņš bija vai īpašnieks vai direktors ar rūpnīcai zivju? Nē, viņš arī bija saimnieks, viņam bija sava māja. Viņš bija kooperatīvā priekšsēdētājs vienu laiku, tā, kur ar laivām, kad tur dedzināja un kas tur ko bija. Lūk, viņš bija amatos, viņš bija turīgs, viņa dzīve bija veiksmīga. Ne tas, ka viņš bija buržujs vai sliņķis, kurš paverdzināja Viņam bija brūte. Ciemata iedzīvotājs. Viņš bija čakls un veiksmīgs cilvēks pa dzīvē. Un tad viņš sēž savā dzīves novārtē, ne novārtē, bet norietā. Bet tā arī pārteikšanās frēdiskajam, savā norietā, un pagājušajā epizodē mēs sēžam dažas sekundes pirms atombumbas sprādziena viļņa, kad tu redzi sēni, bet vēl nav sekas. Tā arī viņš sēž pirms tā savā beigām, un viņam visa dzīve, to, ko mēs filmā esam redzējuši, tā kā, sanāk kā veltīgi paskrējusi, bet tāpat laikā varbūt arī nē. Varbūt tomēr viņš savu kaut kādu dzīves misiju ir piepildījis. Tur ir filozofiskais moments, kad tu arī saki, ka tu redzēji, kā māja dega, tev bija žēl, kā viņš gāja džekiem medu nest, vai ko tur viņš pie Martas toreiz naktī lavījās, kad viņu Pētera onkuls noķēra. Tad sagadīšanās, un vispār džeki bija sprukās, kad padomju armija, sarkana armija visu bija ieņēmusi, viņi vienkārši slēpās no orki. Kas tagad notiek Ukrainā? Apmēram tas pats. Tev ir jābēg no tiem trakajiem. Tie bija tie trakie. Tad tu sēdi kā sprukās, kā lamatās. Tu pēdējā savas dzīves minūtes pārdomā savu visu dzīvi. Tas ir diezgan traģisks moments, traģisks kadrs šajā filmā. Johaid, pat tagad pavilku uz emocijām. Vai ne? No tava stāstījuma viens. Es ielikšu. Pēteri sāc ierunāt grāmatu. Šeit ieliec ilgais ceļš kāpās to fona mūziku. To var bez teikšanas darīt. Nē, tev jāieliek. Mēs tagad sarunājam. Es pats to izdomāju. Es pirmais izdomāju. Es to izdomāju, bet nepateicu skaļi. Es gribēju to kā pārsteigumu. Tā, es pastāstīšu. Sačakarēju pārsteigumu.
Parunāsim garāk, lai man nebūtu ko griezt ārā no tā visu, un es to atstāju. Te būs interesanti. Tu izgriez ārā to, ka Justīna to pateica vienkārši un viss. Te būs interesanti. Jā, bet tā nebūtu Justīna, ja viņa nāktu tikai ar vienu stāstu. Mēs visu filmu izrunājām, visu epizodi visu filmu. Jā, es gribēju izstāstīt gadījumu, es redzēju video, kur milzīgu resnu sievieti ar ceļamkrānu velk no mājas pa logu ārā. Viņa apmēram 400-500 kg izskatījās. Ļoti milzīgi apaļa, un ar to krānu velk viņu ārā, un tas krāns tā kā noraujas. Punkš, un viņa apveļās kā bumba, viņa tā kā virvēm tādām kārtīgām, kā krava nostiprināta viņu velk ārā, un viņa sāk ķērkt tā. Un tajās sekundēs es sapratu, ka arī tādi cilvēki grib dzīvot. Viņa nobijās. Iedomājieties, cilvēks sēž mājās caurām dienām. Viņu apkopi noteikti. Es domāju, ka viņas vārds pēc ziloņa vieglāk novākt, es domāju, nekā pēc šīs sievietes. Viņa tikai zilonis kustās. Un kāds viņai ir dzīves prieks un jēga, un kāpēc viņa gribētu dzīvot. Un viņa pēdējā mirklī, kad viņa tulīt nokritīs, otrais stāvs izskatījās. Viņa sāka ķērt, tāpēc, ka viņai bail palika. Lūk, un tad es tādu līdzīgu video redzēju vēl pēc tam caur laicīgu. Es sapratu, ka tie ir mākslīgi intelekti, ka manas pārdomas izraisīja mākslīgais intelekts. Kaut kāds trends, resnu sieviešu izcelšana ar ceļamkrānu. Otrā variantā caur grīdi izkrita sieviete. Tas bija. Viņa nepaspēja ieķerties. Un tas šī stāsta turpinājumā. Man TikTokā ir viens personāžs, kuram es sekoju līdzi ar bārdu. Viņš ļoti Denisam Smirnovam līdzīgs, tas, kurš bungas spēlē ar Aldi Kisu un Baltos lāčos. Lūk, viņš tās ar garu bārdu, viņš kā pravietis, kā par dieva lietām, par brīnumiem. Viņš tā kā ārpus kanoniskā ticības reliģijas, jā, viņš tā kā uz brīnumiem vairāk vērš uzmanību. Un tad ir ļoti arī trendā. Apmēram, nē, viņš ļoti gudrs. Viņš laivos ar diezgan gudriem, izglītotiem cilvēkiem ļoti trumpo pāri. Salasījies, labas zināšanas, ļoti gudrs. Jauns džekiņš, tāda 30, 35. Lūk, un viņš vienu video iztirzā, un tās video arī izplatīs visā visumā internetā, kur mazs bērns spēlēs pļaviņā pie mājas un lācis brūk virsū, tā kā skrien virsū. Un kaķis aizstāv bērnu, uzlec lācim. Es redzēju, jā? Lācim uzlec uz galvas kaklā, un lācis nobīstās, aizbēg un paglāb bērnu. Un šis brīnum vīrietis ar bārdu skatieties, kas notiek, dieva pirksts, dieva šitā. Sāk iztirzāt šo video, un tad pirmā komentārā raksta, varbūt pateiksim viņam tomēr. Es par tām resnējām sievietēm. Jā. Es sūtīju dāvim video, ļoti smējos, kur kaķītis lido pa vējam. Man tiešām likās, ka tas ir ļoti smieklīgi. Kā lido? Tur bija ļoti liela vētra, un viņš bija tā kā uz lieveniša. Tā kā viņš tur griežas un lido, tas bija tik nenormāli smieklīgi, un es rādu dāvim, un es smējos, vienkārši asaras acīs, viņš saprota, ka tas ir mākslīgais intelekts. Tagad daudz tā. Bet man liekas, ka jau vajadzētu būt tā kā obligāti jānorāda, ka tas ir mākslīgais intelekts. Par to iet diskusijas, plašas un daudz. Jo vairs nevar saprast. Šobrīd tas ir jau uztaisa tik reāli, ka tiešām, ja tur iekšā nav ielicis maksimāls absurds, tad, tā nepieanalizējot, es domāju, ļoti daudz var padomāt, ka, tā noteikti notika. Vajag atcerēties, ar kuru gadu ienāca mākslīgais intelekts. Kaut kad nesen, pirms gada apmēram, kaut kā bija neatļauts, viņi atļāva lietot. Kaut kā bija viņš zem lieguma, jo viņš tuvojās, bet izšāva pavisam nesen, ļoti nesen, burtiski nesen. Vajag atcerēties to gadu, to laiku un skatīties visus video, kas nāca līdz šim gadam, šim laikam. Jo ir viens smieklīgs video, kur onkulis tādu gadu, Vitolda vecuma, uz skrituves lidām ar... Mēs ar Justīnu kaut kā smējāmies arī skaļi. Ļoti vērtīgs moments, lai pienāktu. Uz skrituves lidām pa dzīvokli ar kaķīti rokās brauc, un viņa sieva, arī Vitolda vecuma sieviete, vai kādi malači! Смотри, мальчики катаются. Jā, ka man puisīši man ir reku vizinās. Šīm saslīdējās kāju un slidas aizgāja uz visām pusēm. Škrītot to kaķi aizmet. Tas kaķis aizlido nezināmā virzienā. Un maļčiks nokrīt visās slidām, tur babāk. Tas bija reāli smieklīgi, un tas nebija mākslīgais intelekts. Lūk, tādus video jāskatās. Būsim oldschoolīgi. Tieši tā.
Neapstrīdami. Mūsdienās gadu atpakaļ tas jau skaitās old schoolīgi. Kādreiz Vintage. 20 gadi atpakaļ vai 40 gadi atpakaļ bija old schools. Tagad, jā. Nu jā, tagad kādi tik mandeļu efekti nenāk ārā. Mēs toreiz netikām skaidrībā ar manas modeles slepkavību un beidzot Diana atrada šo notikumu. Nošāva Valēriju Mačuginu kopā ar Natāliju Meisāni. Pagalmā Rīgas, un tas bija 96. gadā, un mākslīgais intelekts nevarēja šo atrast, Google nevarēja šo atrast. Diana atrada. Tas nozīmē, ka Diana stiprāka un gudrāka par visiem mākslīgajiem intelektiem. Tātad dabīgais intelekts vēl ar vienu rullē. Dabīgais intelekts, jā. Jā, un par mandeļu efektu runājot, es meklēju Gačo interviju, kur viņš par šo gadījumu stāstīja, un tās intervijas arī nekur nav. Es atradu citu interviju pie Kīviča, Gačo ar Kīviču, un viņš pavisam citus notikumus stāsta, pavisam citai interviju. Es pāršķīru fiksi iztinu cauri. Viņš citu skandālu stāstīja, kurā viņš bija iesaistījies nejauši. Tā ka mandeļu efekts strādā, jo es to Gača interviju dzirdēju, tās intervijas nav. Par šo modeli es nelaimies arī dzirdēju, bet viņas nekur nav, bet atradu tomēr. Tā ka esiet piesardzīgi. Jā, lūdzu. Tieši tā. Labi, nākamais. Justīnai garš saraksts ir viņa tulīt nākošais punkts. Slēku māju. Tas bija pirmais, ko mēs gribējām parunāt. Tālāk. Par cik jūs visu laiku dalāties ar to, ar kādiem hobijiem jūs sākat nodarboties, jā? Visādus jaunus hobijus jūs attīstat. Es gribu palielīties. Man ir apņemšanās. Justīna iestājās sporta sekcijā, točna šautriņu mešanā. Jā! Varbūt mazliet bīstamākā sportā. Nu. Kas ir hokejs? Ej. Tieši tā. Tas ir tas pats, ne? Es jau 2 mēnešus trenējos Rēzeknes sieviešu hokeja komandā. Hokeja klubs Cirma Girls. Wow! Jā. Wow. Tātad, es jums no sākuma vispār gribēju palielīties, par to, ka es esmu sākusi spēlēt šo sporta veidu, kas it kā ir tikai vīriešiem, bet mēs pierādīsim, ka... Traumatisko sportu. Traumatisko. Protams, pierādīsim. Tad komanda pret komandu, jā? Vīrieši pret sievietēm. Jā. Tās būtu skats ar visiem spēka paņēmieniem. Nē, atvainojiet, lūdzu, jūs pa priekšu. Lūdzu. Bet tā ir tā spēle, kuras slidina laukumā uz tādiem metāla apakšā, tādām kā asmeņiem. Jā, slīd cilvēki ar nūju rokās un tādu melnu placenīti dzenā pa laukumu. Jā, biespienu placenīti. Un sadalās komandās. Un viens otram ievilina tajā pretējā virzienā laukumā. Būrītī. Un to sauc par kā sauc šo spēli? Futbols. Nē. Hotskijs. Ok. Ice Hotski. Saknes nāk no kurienes, zini? Aizhokejiem. No Kanadas, ne? Kanadas, Amerikas. Nezinu. Vai no Kanadas saknes nāk? Kanadieši bija pirmie, vai bija kaut kādi tur šie Norvēģi vai kaut kas tam Somi? Nē, man šķiet, ka viņš ir nācis no Amerikas. Es varētu paminēt. No tās puses. Amerikas, jā? Amerikas. No Amerikas. Nē, es neekspertēšu. Vienkārši... Es saku, ka Kanāda. Vajag ekspertēt. Mēs jau to darām visu laiku, jo es jau pavēlu, es jau noekspertēju. Justīna, stāsts. Jā, turpini. Lūk, es ātri pastāstīšu, kā tas viss sākās. Tas bija ļoti īstenībā negaidīti kaut kādā jūlijā. Es ieraudzīju, Dāvis man atsūtīja afišu par to, ka Rēzeknē tiek organizēta sieviešu hokeja diena. Un tad es uzreiz skaidri zināju, ka es gribu, jo hokejs ir viens no maniem... Ir viens no maniem mīļākajiem sporta veidiem. Pagaidām gan es biju tikai skatījusies un fanojusi, bet spēlējusi nekad nebiju. Lūk, un tad es aizgāju uz šo sieviešu hokeja dienu, kur uzorganizēja 2 lieliskas meitenes, kuras visticamāk šo podkāstu nenoklausīsies, bet gadījumā kādreiz tad sveicieni Gintei un Evitai. Ja savā hokeja komandas WhatsApp grupiņā kāds nejauši iemet linku, sazini, kā, mūsdienās taču tur, kā visi ir. Jā, grupiņā savā. Uzlauž tās grupiņas. WhatsApp grupā varbūt kāds arī dzird. Jā, varbūt kāds noklausās. Jā. Bet katrā ziņā jāsveicina šīm 2 meitenēm, kuras viena šobrīd ir mūsu kapteine komandas, un otra ir viņas asistente, kas ir... Lamājas rupī un spļaudās, ne? Otra ir kasiere. Kasiere, ne. Jums ir taču dalības nauda. Jā, mēs metam, Kanāda ir hokeja dzimtene. Jā, mēs pašas maksājam par ledu. Mums ir arī treneris Girts. Girts Pavlovs, sveicien arī mūsu trenerim.
un vārdsargu trenerim Raivim, kur uzvārdu es nezinu. Bet katrā ziņā viss ir ļoti nopietni. Mēs trenējamies jau 2 mēnešus, mums ir ekipējums. Jūsu mērķis kaut kāds, kam jūs trenējaties? Vispār spēlēm. Pateic, piemēram, spēle pēc pusgada. Nē, vēl tāds, nav. Nē, mēs vēl esam salīdzinoši. Vēl treneris pagaidām vēl neredz jūsos potenciāli. Jā, mēs tikai, šis bija, mums treniņi ir svētdienās, un tad šis bija tas treniņš, kurā mēs... Vienreiz nedēļā, tas ir nopietni. Jā, bet es eju 2 reizes. Es eju vēl arī uz publisko slidošanu ar lojām. Ir video, kur mazi bērni spēlē hokeju, kur viņi krīt, kaujās un tā apmēram meitenes izskatās. Es domāju, ka viņi krūtāk sīkie izskatās. Interesanti par sieviešu hokeju ir tas, ka sievietes principā nekaujas, bet viņas tevi var tā kā emocionāli uzvarēt. Iznīcināt. Jo man šķiet, es tajā tālajā epizodē, kad mēs skatījāmies hokeju, stāstīju par to, ka vīriešu hokejā ļoti svarīgi ir palīst pretiniekam zem ādas. Tā kā teikt visādus aizskarošus teikumus. Nu, tad ziniet, ka sievietes šajā lietā ir profesionālis. Sievietes var atņemt čali, teiksim. Viņi tev uz ledus čali atņems, jā. Džeku atsist, jā. Vīru aizvedīs tev, ka var uz ledus būs. Ir kāda no pretinieku komandas meitēm teikusi, es gulēju ar tavu mammu. Nav bijis. Pagaidām, nē. Ja māsā, kāpēc gan ne? Pagaidām mēs esam tikai mūsu komanda. Tā kā mēs... Jums vēl pagaidām nav pat pretinieki. Jā. Mūs, protams, gaida Jēkabpils komanda uz... Gadu jau kā. Nē, kad viņi nepaspēja izformēt to komandu, ka var sagaida šo. Pirmā spēle notika 1875. gadā. Sieviešu vai? Monreālā, 3. martā precizējums. Vīriešu visdrīzāk. Hokejs kā tāds, skaidrs. Es domāju, tu par sieviešu hokeju. Jā, sieviešu tas tāds kā piedēklis, kā hobijs. Es nedomāju, ka tur kaut kas nopietnas vispār izveidosies. Bet es domāju, ņemot vērā, cik Justīna ir viegla pavilkties uz visādām jaunām lietām, es domāju, viņa būs drīz. Tā ir Justīna un vēl. Skaļāk dzirdēsim. Tas ir Justīnas un citu sieviešu problēmas, bet sports ir pirmām kārtām šovu vizuālā interesantība. Es nedomāju, ka sieviešu hokejs kaut kur pasaulē... Bet Justīna ir mācījusies tieši šo. Viņa ir profesionāls šajā ziņā. Vienalga, sievietes kaut kā to neveiklās dara. Organizators, ja es nemaldos, Justīna. Jā, kaut kas līdzīgs. Organizēt, cik tu gribi, tas būs vienalga peļu, kā sacīt, rotaļas. Nē, pasaulē viss nostādies tā, kā ir. Tas, kas ir šovs, tas arī ir šovs. Uz to panesās miljardi. Tu esi dzirdējis par sieviešu futbolu, tādu masveida, masu. Nē, viņš ir pastāv, bet viņš nav masu. Hokejs būs līdzīgi. Ir jau, viņš jau nav tagad. Es saku, viņš pastāv, bet viņš nav masveidīgs. Nav masveidīgs. Nav interesanti, kur sievietes neveikli redzams, ka tā 100 reizes varēja izdarīt to vai to, vīrietis to izdarīt, sieviete to tā neizdara. Tādā laba līmeņa hokeja komandas nemaz tik slikti neizskatās uz ledus. Sieviešu tādas labi uzturētas komandas. Es tur paskat, cik gadi jau pagāja un tagad kaut kādi tas sieviešu, tas nebūs... Nē, es ne par to, bet vienkārši saku, ka arī nav jau tik traki, ka... Nē, traki nav, bet nav tik interesanti masā. Viss. Vēlreiz atkārtot un vēlreiz, jā. Mēs šo uztvērām. Ceru. Jā, kaut kas vēl jauns vai par šo pašu vēl kaut kas sakāms? Justīna? Vairs ne. Justīna šobrīd? Justīna aizgāja, viņas te nav. Pēteris uz manām spēlēm nenāks. Es nevaru to es domāju, vismaz uz vienu atnāks, lai pēc tam varētu... Lai varētu neies. Lai varētu izstāstīt, cik rēcīgi tas bija. Ne jau, ka rēcīgi, darīt jau var, bet es runāju pasaulē, tendencēs, masu, kā sacīt, tendences. Mēs taču jau nenosodam šobrīd, mēs taču priecājamies par Justīnu. Tu redzētu Justīnu tagad, kur apvainojusies, sēž un vēl sēž. Justīna nopietni neapvainojas. Es vienkārši nemāku pati vārdus atvērt. Mēs ļoti priecājamies par tevi, ka tev ir jauna aizraušanās, un atšķirībā no Pētera, tu savas aizraušanās realizē. Man ir vairākas aizraušanās. Jā, kuras viņš nav iesācis. Pēterim ir aizraušanām tāpat kā man ar valodām. Es zinu 12 vienīgais, tas, ka 8 no viņām ir manis pašas izdomātas. Tāpat arī Pēterim, jā. Ja es to publiski nedaru, tas nenozīmē, ka tā nav. Justīna, teiksim, publiski to dara. Es taču nerādu, ko es nedaru. Godīga piezīme, Pēteri, godīga piezīme, pat nav ko pateikt. Jā. Vienīgais atšķirība tā, ja tu anoncē, vismaz es gaidu kaut kādus rezultātus no tā visa. Gribu ieraudzīt.
Man nav ko teikt. Atbildēt es nevarēšu uz šito. Jā, Tas bija man vai tas nav Pēterim? šī brīža. Es negaidu šī brīža atbildēt. Justīna, pieņemsim, ka šis bija otrais stāsts vai nebija vēl otrais stāsts. Jo tu parasti nāc ar 3. Jā, bet man vēl mazliet vajag laiku trešajam stāstam. Trešais stāsts ir pasūtīts, bet viņš vēl nav atnācis. Nē, man vienkārši aiziet ārā. Es gaidu piegādi. Trešais stāsts top. Godīgi sakot, šodien nācu bez tādas. Es biju ļoti sagatavojusies runāt par ilgo ceļu kāpās. Tas mums ļoti labi izdevās. 40 minūtes mēs varam vēl parunāt. Šajā brīnišķīgajā filmā, un es domāju, ka cilvēkiem būs interesanti paklausīties. Es domāju, visi mūsu klausītāji ir redzējuši. Ja kāds nav redzējis šo filmu, es domāju, būs iemesls paskatīties tikai tāpēc, lai pārbaudītu, par ko mēs runājam. Mūsu faktu pareizi. Cik tev izmaksā treniņš svētdienā un kāpēc jūs ejat tikai tik reti, vai tā ir tā vienīgā reize, kad tiek visas meitenes, vai ir kāds cits iemesls, kāpēc jūs tik reti trenējaties? Pirmkārt, jau svētdienās ir vieglāk savākties visiem, jo principā gandrīz visi. Ledus ir lētāks svētdienās. Un no rītiem ledus ir lētāks. Nē, mēs esam vakarā, un es īsti nezinu, vai ir lētāks arī Rēzeknes hallē. Bet pirmkārt, mums Rēzeknes hallē īstenībā ir ļoti noslogots tas ledus. Un ir ļoti grūti atrast to vienu vietiņu, kad var... tā ir ar visām jaunām. Ja atver jebko jaunu, tad tas ir vismaz pirmie gadi, tas ir tur sprādziens. Un tad jau vēlāk drusku mierīgāk paliek. Jā. Tad tirdzniecības centru atver. Jā. Tā, diemžēl, ir viss, ko atver jaunu, tas ir visi skrien, visi. Un tas arī ir superīgi, un no tiem 100%, kas uz turieni tur sākumā skrien nārdās, pēc tam tāpat kaut kāda daļiņa paliek. Tas jau ir atkarīgs no organizatoriem. Tie, kas organizē sporta sekcijas, sacensības un kā tādas treniņus. Tas nav atkarīgs no apmeklētājiem, kas grib slidot, jo parastiem apmeklētājiem nav brīvu vietu daudz. Lauriņa seko līdzi, lai man aizvilkt vēlreiz kājas sagriezt un samežģīt. Diezgan skatos, tā vairs neklibo. Mēs varētu aiziet vēlreiz. Diezgan maz brīvu vietu ir šādiem kā mēs. Tamdēļ pagaidām ir noslogots. Tas ir atkarīgs no organizēšanas. Ja Justīnas banda spēja norganizēt savu sekciju, tad viņi attiecīgi arī noslogot halli. Un jo ilgāk viņam tā entuziasma pietiks, dod dieviņu, jo slidotava būs pieprasīta. Un tas ir ļoti labi, ka viņi ir pieprasīta. Jā. Jo brauc arī, teiksim, Alūksnes Kainieku skola brauc trenēties. Ir vairāki hokeja klubi, gan Viļāni, gan Cirma. Mēs esam atvasinātas no vīriešu komandas, kas ir hokeja klubs Cirma. Saprotu, kapteine jūsējā ir kaut kādās romantiskās attiecībās ar kādu no vīriešu komandas pārstāvjiem. Varbūt ne romantiskās, bet... trāpīts. Bet nē, viņas brālis ir... vispār viņu ģimene ir dibinājuši šo hokeja klubu. Viņi ir divi brāļi, kas ļoti labi spēlē hokeju. Es teicu šautrīju sekciju. Viņi ir... Viņiem ir ļoti liela nozīme vispār Ludzas novada sporta dzīvē, un visā viņi ir iekārtojuši hokeja laukumus un tā. Un tad idejas autore šai komandai ir Evita. Infantīli nenobrieduši jaunieši. Aplaus Evitai. Ļoti labi. Jā, un es arī palielīšos, ka mēs šobrīd esam stabili 30 meitenes treniņos. Katru svētdienu. Par daudz. Spēlēt ir grūti, jo mēs pagaidām, kad mēs esam pārāk daudz, mēs spēlējam 7-7, kaut gan ir jābūt 5-5. Bet, protams, nezinājāt, ka vienkārši var uztaisīt komandai, biežāk mainīt. Kad ir vairāk, kad sanāk, tad mēs mainam, bet kad sanāk 4 maiņas, tad sanāk spēlē 2 atpūšas, tad nomainās 2 spēlē 2 atpūšas. Tur tā nevar. Mēs pagaidām nemainamies pa cilvēkam, kā to dara īstajā hokejā. Tāpēc, jo mēs mainām. Ja jūs mainītos pa cilvēkiem, jūs katrā komandā normāli pa 2, pa 16 būtu pat par maz cilvēku. 4 maiņas, pa 4, pa 5. Pa 5 sanāk cilvēki. 5 taču ir hokejisti uz ledus un plus vārdsargs. Skait 1 maiņa, 5 cilvēki. 3 maiņās spēlē 3 maiņas, kas ir normāli. Priekš jūsu komandā pat ļoti labi 3 maiņas, tas 15 cilvēki vienā komandā. Ieskar vārdsargu 16 kapteinis, komandas tas treneris 17. Jums sanāk 2 pilnas komandas ar 3 maiņām. Katra maiņa uz ledus pavada aptuveni minūti. Ja tu tā normāli ieliecies, tu minūti knapi var izturēt. Rēķini jūs tur, man liekas, var sarkanas nospēlēties. Vienkārši es arī kādu laiciņu arī spēlēju.
Kā spēlēju? Es teiksim tā, biju komandā, kura spēlēja. Es tur vairāk biju tāds, kā nezinu, cilvēks, par kuru varbūt var pasmieties par viņu prasmēm. Bet es centos no visas sirds un tā riktīgi ieliecies tā minūte tur, jo man bija pāris reizes, kur es tā kā iznācu, es nevarēju savu minūti sagaidīt, es jau skrēju atpakaļ uz maiņu, tāpēc, ka tas tāds aizslidot uz vienu galu, atslidot atpakaļ 2 reizes ir maksimums. Slodze ir liela, jā, tur es piekritīšu. Jā, un jo sliktāk tu slido, jo lielāka slodze. Cik ir liels perimetrs laukumam, kad apslidot riņķi, cik tas sanāk metru? Nezinu. Es arī nezinu. Jo es parasti... Redzi, Pēter, viens ir slido, ja tu vienkārši bez nūjas, ja tu vienkārši slido, tu slido, tu ej pēc inerces vienā virzienā. Hokejā tu aizskrien līdz puslaukumam, pēkšņi viss mainās situācija, ripa atpakaļ. Tu pirmkārt jau apgriezies, atkal uzņem ātrumu, atkal sabremzējies, tas ir nenormāli smagi. Tad tu kaut kurā brīdī ties līdz pretinieka vārtiem, tad ir gara piespēle atpakaļ, tev nenormāli jāuzņem ātrums, lai paspētu aizsardzībā. Nē, tas ir forši. Hokejs ir viens no sporta veidiem vispār pasaulē, jā. Ka es stundas laikā riņķīs lidojot apmēram 30 km pieslidoju, es to gribēju pareiķināt. Jā? Es tā pareiķināju 300 metri, ja ir laukums 300 metri apkārt, tad es minūtes laikā un stundas laikā 6 reizes kaut kā es tur sarēķināju, vai 20 km. Kaut kā līdz Viļāniem es tā kā aizslidoju. Es tajā brīdī, kad slidoju, tā es rēķināju galvā. Jā, varētu būt, jā, jo slidojot ātrums ir diezgan. Bet, ja par izturību Avečkins zināmais, slavenais, viens no slavenākajiem. Viņš kaut kādā hallē iegājis, jā, sporta. Hokejistiem, jā, viņš slavas te. Viņš ir kaut kāds tur tos visus rekordus NHL. Viņš pucina fans attiecīgi, mēs viņu neslavēsim. Nē, es neslavēju, jā, neņemsim vērā, kāds viņš ir, kas viņš kāda, bet viss stāsts par viņu, ka, par cik viņš bija tāda lielā zvaigzne, un tad viņš izpelnījās to kaut kādā veidā to godu, ka viņu uzlaida uz laukumu futbolā. Bet ne jau tur kaut kādā, vietējā, bet, 2 ārzemju komandas, ne Krievu spēlēja, viņš kaut kādā, zvaigžņu spēle vai kaut kā tādu. Un viņš pats stāstīja, ka viņš saka, ārprāts. Viņš saka, viņš aizskrēja uz vienu galu atpakaļ. Visi, viņš saka, man beidzās. Viņš saka, kā viņi tur skraidot tur tās 1,5 stundu, 2 stundas. Viņš saka, es nesaprotu. Jo hokejā ir tas ir tāds uzrāvieni. Tu izej, minūti izliec seju, pa maksimumu, 2 sēdi. Izej, minūti pa maksimumu, 2 sēdi. Labi, ja tas ir tur kāds Avečkins mazāk, viņš dabū pasēdēt. Ne pa 2 minūtēm, viņš tur, pieksim, minūti nepilnu. Viņš pa to minūti atalpojas, atjauno, pilnīgi cits tas ritmus ir. Un viņš teica, ka futbols priekš viņa likās nenormāli smagāks. Bet tāpat laikā, es domāju, ja uzliktu futbolistu ieliktu hokejā, tad futbolists ar noteikti par hokeju pateiktu, ka viņš nevelk. Tas parāda to, ka nav tāda sporta veida, kur tu esi vispusīgi attīstīts, ka tu es tagad esmu profesionāls, piemēram, hokejs, es tādu izbāzīju, es tādu esmu labs. Šakistu ieliks daļslidošanā, tas būtu tas pats efekts, tas mēs varam... Labi, tur tāds drusku tāds smalkākas tās prasmes, bet arī pat uz spēka, ņemot, teiksim, tikai spēku un izturību, pat tur atšķiras tās... Kā kambala arī, tā basketbolā, tā boksā arī nevar saprast. Jā, starp citu, jā. Paturpināsim ar interesantiem faktiem par sieviešu hokeju. Tad pirmā spēle ir... Tiešām interesanti, jā, turpat interesanti fakti. 1892. gads ir pirmā zināmā sieviešu hokeja spēle, kas notika, protams, Kanādā, Otavā. Loģiski. Pēc tam hokejs no 1920. gada kļuva populārs dažādās Kanādas pilsētās, bet aktivitāte mazinājās, jo tika uzskatīts, ka tas ir pārāk skarbs sporta veids priekš sievietēm. Un līdzīgi kā... nevar būt, beidz, tur šī nevienu nekad netraumēs. Tik daudz šito bruņu, ar citu jau nopirki savu visu pilnu man ir... Cik atdevi? 600, 800? 500. Lietotu nopirka gan jau, ka... Nē, man ļoti paveicās. Noteikti nesapirka viss no tās aizsardzības līmeņa cena. Var tādu vidējs varētu sanākt, 500 eiro. Man ļoti paveicās, kā man paveicās, bet mans brālis spēlē hokeju, bet viņš jau spēlē augstākā līmenī. Viņš spēlē entuziastu hokeja līgā. Jā, viņš savas lietotās atdeva, jā? Nē, viņš man palīdzēja pirmkārt visu atrast. Mana brāļa līgava bija tā kā izmēru, viņa visu
mērija, jo, es esmu Rezeknē, viņš Rīgā, un tad viņš man principā, Pēteri, tas ir body shamings. Un, tad... Nē, tas ir fat shamings. Fat shamings, jā. Un tad, principā, viņš man visu palīdzēja. Vienīgais, ko es pati atradu nopirkumu piemēru, jo bija krūšu sargs. Bet... loģiski, to viņš nevarēja. Kā gan jums varētu būt līdzīgas, ne? Es esmu abjūzers, kas es esmu. Jā, tas mobbingotāji. Jā. Lūk, bet pārējos tur kāju sargus, elkoņu sargus, ķiveri, slidas. Es nekad skaties, ja sievietēm atšķiras krūšu sargi un atšķirībā Nē, es nopirku krūšu sargu no puisīša, kurš izauga. Mums, principā, meitenēm visas formas ir vienkārši junioru. Tā kā arī puišu, tikai junioru. Kas man ir tieši sievietēm domāts, tie ir tādi speciāli legingi, kuriem līmējas klāt getras. Bet pārējie visi kāju sargi, ķiveres, elkoņas sargi, slidas. Labi, slidas tagad sāka, Bauers laikam sāka ražot sieviešu. Jau visiem ir, puišiem arī tās garās bikses siltās ir zem bruņām, pie kurām līmējas tie. Jā, bet viņiem mazliet atšķiras, jo viņiem ir vēl viens papildus aizsargs. Penzūra sauc. Vietā, jā. Mani kaut kas sen aicināja arī hokeju spēlēt, kad vēl nebija Rezeknē hokeja halles, Daugavpilī bija, un no Rezeknes braucu daudz paziņu. Edgars Kārklinieks, švāgers mans, arī ekipējumi, kaut kā dalības maksa bija 5 lati toreiz, kā busā un brauc. Un es arī ļoti iekarsu, iedegos, tūlīt pirkšu ekipējumu, kokus, nūjas, visu šito te. Un man viens korišs izstāstīja, ka viņa paziņai dēlu pret bortu piebortēja tā, ka viņam liesu pārplēsa, vai ko viņš pusinvalīds palika. Jā, varbūt, jā. Kaut kas ļoti. Un es uzreiz izdomāju, ka es tomēr nē. Jo šī kāba nedaudz prieka pēc un vaļas prieka pēc, tu vari sagandēties tā, ka priekš kam tev to vajag, un es sapratu, ka priekš kam man to vajag. Man arī bija šitāds uzrāviens galvā. Tāpat kā daudz manas apņemšanās. Jā. Es vispār ātri pastāstīšu. Šeit mums ar Pēteru esam līdzīgi. Ātri pastāstīšu tos hokeja aizsākumus, jo man bērnībā pirms 8. klases man vispār šausmīgi nepatika hokejs. Man likās, Dievs, tas ir vienkārši maksimāli garlaicīgākais sporta veids, ko tur var skatīties, ko vienkārši ripu trenkā pa vārtiem. Tu šahu neesi redzējis? Jā, šahus tā esmu skatījusies, starp citu. Nē, par šahu viņi tieši fanoja. Viņi nāca no šaha pulciņa, nesaprota, ko tur čaļu vodas dara. Spraigums, dinamika. Jā, tur ir spriedze. Sāra. Lūk, tad man brālis un tētis visu laiku skatījās visas tur KHL spēles, pilnīgi visas, un tur rītīgi fanoja, man riebās, ka viņi kliedz tur visu laiku, un ka viņi skatās, un man bija, protams, citas intereses, man interesē krēslo, nevis kaut kāds hokejs. Es neesmu Džēna Fonda. Lūk, reklāmas pauzīte. Un tad skola organizēja ekskursiju, un tā kā pa dienu bija bowlings, un vakarā bija hokeja spēle. Spēlēja toreiz vēl pastāvēja. Pa dienu bija bullings. Bullings. Vakarā šēmings. Lūk, un es braucu tikai tāpēc, jo es gribēju paspēlēt bowlingu, man tas hokejs vispār neinteresēja. Un toreiz bija atlaide, ka skolēni varēja skatīties hokeju pa 1 eiro biļeti, un diezgan labas vietas. Un tad bija Rīgas Dinamo spēle, un mēs viņu noskatījāmies, un viss. Kopš tā momenta, pirmkārt jau 8. 9. klase man aizgāja vienkārši, tas bija kaut kāds fanātisma kalngals. Ja jūs spējat iedomāties kaut, pilnīgi viss, kas man bija ar Dinamo, man bija tur nolīmētas visas burtnīcas, pulksteņi, visādas. Bauri! Labi, attāpēt arī. Lūk, man bija nolīmētas visas burtnīcas, visādas nozīmītas, es krāju kartiņas un visus žurnāliņus un visu to. Un tad, paldies Dievam, tas pārgāja man pieaugot. Bet, tā... principā arī Dinamo pārgāja kā tāds. Jā, skumji, bet jā. Un, jā, tas arī tik līdz Dinamo beidzās, jo es hokejam sekoju līdz tik tālu, cik bija Dinamo un pasaules čempionu Latvijas spēles. Trendi, tas ir viss mūsu, jā. Это все. Наша все. Pēteri, tevi saucais loga nedzirdi kāds. Es piemontēšu normāli. Jā, ok. Lūk, fanātisms beidzās, bet mīlestība pret hokeju palika, un tagad es vienkārši priecājos, ka es varu slidot un mācīties. Super. Trešais stāsts varbūt. Par cik jubilejas epizodu mēs varam pastiept garāk, kā saka. Varbūt no tevis trešais stāsts. Tomēr nedēļa. Es taču nenormāli. Nē, ja viesis ir atnācis, ko tu mēs ar saviem pliekanajiem stāstiem. Beidzot ir cilvēks, kurš atnāk kaut ko ienes no ārpasaules.
Nu, tā kā Cilvēks, kurš vismaz dzīvo atšķirībā no mums. Kurš izgājis no studijas un redz, kas notiek. Justīna. Es gribēju kaut ko pastāstīt, bet es nevaru atcerēties. Kā sapnī, ja? Es ceru, ka ne par hokeju. Nē. Par hokeju un ilgo ceļu kāpās mēs esam laikam izrunājuši visu, jā? Tas ir ļoti labi. Ja kaut ko iemirsuši... Par ilgo ceļu kāpās, es domāju, tur jau diez vai. Mēs pat varētu uztaisīt atsevišķi epizodi, tā kā... Online skatīties un komentēt. Mūsiem Patreoniem, jā, skatīties un komentēt. Tā būs spiest pauzi un, jā, tā kā mēs varētu tā. Es tā sajūtu pēc šīs epizodes. Ar mūsu zināšanām, ar visu šito dzīves izpratni, dziļumu. Ar dažādu paužu viedokli. Nezinu visu. Jā, neviens nezina visu. Tas būtu tikai mūsu pašu iekšējā emocionālā pasaule, ar kuru mēs tur skatāmies. Kuru mēs nekad nepublicētu un nevienam nerādītu. Nē, tas būtu online. Nu kā, to jau streamā, to jau nevarētu nepublicēt. Tas jau streamā? Jā. Būs īpašā 100. epizode būs. Jā. Līdz tam laikam... Būs tāda tik īpaša, bet nu labi. Līdz tam laikam mūsu patstāvīgie klausītāji arī būs noskatījušies visu. Tad viņi varēs mums uzdot jautājumus un komentēt. Mums būs komunikācija. Trešais stāsts, varbūt tu teici, ka trešais stāsts ir ceļā. Ir iegādāts, ir ok? Justīnas vietā iesākt, un Justīna varbūt pēkšņi pieslēgsies, un tas būs viņas trešais stāsts. Pierakstīsim. Es skatījos ar Stirnu laivu, es veselu stundu klausījos, lai saprastu, kā man viņa besīja ārā. Tu man atsūtīji nošāroju. Jā, es atsūtīju. Es tā arī, jā. Nekas, tas nav tik obligāti, tas nav tik grūti aizsūtīt, un nav tik grūti tev nenoklausīties. Tas nav neaktuāli, ne problemātiski, ne vispār nekā tas nav. Nu, lūk, bet man patīk viņas balss, viņa tāda interesantā pusauģa meitenes ar zēnu balss, viņa tāda kā pedofīlu sapnis varētu. Viņa varētu ieskaņot audio grāmatas pedofīliem. Nu, lūk, ko es vēl gribēju minēt. Viņa diezgan gudra. Viņa apmēram ap 100 klausītāju online tajā brīdī. Ap 100 virs zem un tā. Nu, lūk, un viņa visu laiku vārās. Viņai ir ko teikt. Un viņai diezgan gudras, pārāk viedas priekš viņas vecuma domas nāk ārā. Viņa diezgan labi izspriež kaut kādu jautājumu, kuru viņa pati paceļ. Varbūt uzaicinām. Tulīdz pie tā nonākšu. Vai nu viņa gatavojas vai kā, bet viņa pati atzīstās. Es nemāku to, es nesaprotu to, es drukāt nemāku, kā veca tante drukāju, ja uz datoru kaut ko pasērčot vai kā. Tad viņa saka, no politikas vispār neko nesaprotu. Kas tur Gaza, ebreji, kas tur Ukraina, es tik laik tik kara nav. Es nesaprotu tos vārdus, reforma, inflācija, kas tur. Viņa tā ļoti interesanti visu vienā maisā meta un tā kā muldu visu laiku, bet diezgan labi runā. Un tad viņa stāstīja par podkāstiem runājot, ka viņa labprāt tagad, agrāk viņa tur kaut ko vecākiem sačakarēja zāles pļaušanu, negribējās lauku darbos, dārza darbos piedalīties. Tagad viņa labprāt pa fanu un uzliek uz austiņām podkāstu un kaut ko daru. Un, protams, tajā brīdī padomāju, kādu viņa podkāstu uzliek uz austiņām. Nu, protams, ka mūsējo. Protams, ka loģiski. Vienīgais varbūt viņa vairs nejūtas tik iedvesmot, jo mēs viņu ļoti sen esam pieminējuši. Arī, bet viņa tā kā pazūd, tā kā parādās laivā, bet arī es redzu divkosību, bet tādu pretrunīgumu, kā viņai īpaši tā slava nav vajadzīga, kaut gan viņa tur gozējās, viņai tas viss patīk, ka viņa runāja par šīs vasaras festivāliem, uz kuriem viņam atteica iet, tāpēc, ka viņa nebija gatava. To arī var saprast, tiešām cilvēkam uzkrita slava uz galvas un aicinājumi un pieprasījumi. Viņa atteica tam dēļ, ka viņa morāli, man liekas, arī nebija gatava. Es domāju, pa nedēļu varētu savākt kaut kādu meiteņu. Jā, bet no otras puses, ja tu nepaņemši tādu pasākumu, tev arī grūti izaugt. Tev ir iespēja tad iemest sevi tādā augstā līmenī. Viņi varēja dancing grupu meiteni paņemt, jā, un padziedāt zem pusfonogrammas. Jā, un labi, varbūt, ja nesanāk tā kā gribējās, toties viņai būtu jau kaut kāda maksimāli pieredze, kuru iespēja vēlreiz, ka viņu uzaicinās, varbūt, var nebūt. Nu, atkarībā kādi viņa hitiņi nāks ārā, bet nē, es liekulību tas saskatīju. Viņa samīzinājās nedaudz, jā, tas arī var saprast. Viņai 20 gadu bērnam. Lūk, un es uzzināju, ka viņai 45. izmērs kājas ir. Piefiksējiet šo informāciju, tas ir ļoti svarīgi. Nē, viņa pati tā paškritiski, ka man baigā plezna ir. Nu, tas tā, par ko es divkosību pateicu, tā plezna pateicu. Pagaid 45. sievietēm, 45. vīriešiem, tas ir viens tas pats izmērs? Jā. Un saka, ka baigā problēma viņai. Man pat
pat nav. Man 43, 44. Bet varbūt vīriešiem mazliet tā kā platāka tā pēda, sievietēm ir tieši tā pati pēda šaurāka. Bet, vēl, ja teica, ka viņai īsti nauda nav vajadzīga, ka it kā, es nezinu, cik tie honorāri varēja būt viņai pavasaru par uzstāšanos, bet ka tas viņai neinteresē. Nu, kad tu lej, tu vēl nesen prasīji, lai viņai saziedo ģitārai, telefonam, jaunam mikrofonam un visam šitam. Viņa saziedo, tik viņai tagad kādu laiku neinteresē vairs. Nē, viņa sabijās un tad tika attaisnojas, ka kam man nauda? Ko jūs man te tagad ar savu naudu bāžaties virsū? Es pasēdēšu mājā. Nu tā, nē, jauna. Un tad man vēl patīk, ka šitādi jauni cilvēki stāsta, kā viņa labprāt vēl ar vienu vidusskolā pamācītos, jo toreiz mācījos tā kā, negribēja mācīties, tagad labprāt ar atdevi mestos mācībās. Un tad viņa tā... Nemestos. Nē, gan jau jā, bet tas, ka viņai tagad 21 vai apmēram tā gadi, un tad viņa stāsta par savu toreiz tajā jaunības laikā, un man patīk, ka tādi sīkie, stāsta par savu jaunību. Jo saka, toreiz, kad man vēl viss bija priekšā, pirms pāris gadiem, kad viņa visu bija priekšā. Pleciem, man tas tos tādu stulbumiņu var norakstīt, Tas nav aiz ļauna. Pārsakot, es Stirnu redzēju, viņa klausās mūsu podcastu, un tas bija mans stāstījums. Justīna, ir ko piebilst? Mēs viņu varbūt varam uzaicināt, Pēteri, uzaicini viņu. Uzrakstīt. Man liekas, ka viņa tomēr ir indīga un asa. Viņa var arī pat piekrist. Viņai būs iespēja. Pasaka, tieši arī pasaka, mēs gribam pahaipot uz viņas rēķinu. Ka mēs, sīkie no miskastes izlīdušie, mēs no labākie podkasteri, iemīļotākie. Mēs varam viņas bijušajā mājā norganizēt. Nē, mēs varam viņai bildes aizsūtīt un pateikt, un tādu mūziku arī riebīgu, bailīgu. Bet ko es gribēju teikt? Nē, viņa ir indīga, viņa, kad tas komentāriem atbild, viņa tā atsienies, ko tu piesējies, man tas neinteresē, ej tu bekot. Es domāju, ka viņa nav indīga. Viņa ir savas paudzes tipiskais pārstāvis. Tu lien publiskā vidē. Ļoti veselīgi rēģē. Man tagad tur kaut ko pa katram attaisnoties. Tā ir mūsu paudzes, tā, kā saka, tās stils, ka uz katru komentāru atbildēt. Slikti, tad mēs tur mēģinām kaut kā izlocīties, lai mūs aizskāra, bet mēs atpakaļ nevaram aizskart. Viņi sīkie tagad pakāpties uz skatuves, lai spļaut virsū. Tas ir ļoti cēli un ļoti... Ja tu esi publiskā... Labi izklausījās. Ja tu esi publiskā vidē un tur tiecies uz to un lien tur iekšā, publiskā vidē. Šis ir labs citāts. Renāte, atkāpīta nedaudz šis pēdiņās, ir tiešā runa. Renāte šo piefiksēja, pakāpties uz skatuves, lai spļaut virsū. Šis būs. Bet tā ir, tu saki, tā jaunā paudze tā dara, tad iet kakā tā jaunā paudze. Tā nedrīkst darīt. Pagaidz, tagad es būšu egoists, stulbenis un nihilists un riebeklis un saukšu to par jauno paudzi. Ne, taču tā nedrīkst darīt. Tad jāaudzina. Nejauc jauno paudzi ar sektu jauno paudzi ar Nē, es nejaucu, lai klausītāji nejauc. Jā, bet kad tu attaisno atkal... Es tāpēc arī pieminēju, lai klausītāji nejauc. Kad attaisno Stirnas kaut kādu uzvedību, tas sauc par nepieklājību. Es neattaisno. Nē, tu tā kā izskaidro, labi, neattaisno. Bet tā ir bezkalnība un sūdzība, ja tu sāc braukt augumā saviem pedofīliem, kuri tev mēģina kanti piesist, ar tevi iepazīties un tā tālāk. Cilvēks no visas sirds ar savu konču kastu un piedāvājumu, tu viņu šitā. Tā ir tā sociālā vide. Protams, visi anonīmi var visādas bezkaunības rakstīt, un, protams, ka viņi arī reaģē tā, bet es nezinu. Ja tu gribi būt ikona, tā kā kumīrs. Atšķirībā no Stirnas, lai vai kā Pēteris tā izrunās, bet viņš ir fantastisks motivators un to parāda kārtējā mūsu uzticamā klausītāja vēstuli, ko man atsūtīja Maira. Viņa, protams, atkārtojas, ka Oksimorons ir ļoti, ļoti foršs raidījums, un ka patiesībā Pēteris ļoti labs motivētājs, jo arī beidzot noskatījās Maira filmu Ilgais ceļš kāpās. Iedomājies, un uzlika sev par mērķi noskatīties arī visas citas Latvijas kultūra kapitāla fonda filmas. Tā kā klausoties jūsu raidījumu, bieži sanāk aizdomāties atcerēties vai pameklēt informāciju, par ko ikdienas steigā pat neiedomājas un dažreiz pat kaut ko jaunu uzzināt. Paldies mums! Tas ir Pēterim. Jā, lai Maira noskatās TikTokā par Baču, atrod Baču un paskatās, paseko līdz viņam. Jā. Maira pasaka līdz Bačai. Šī ir tiešām no visas sirds pateicības vēstulē Oksimoronam.
Tā kā, Paldies! Paldies, Mairai! Paldies par labiem vārdiem, Ļoti protams. patīkami. Bet Bačam nesako, viņš ļoti rupšs un riebīgs vīrietis. Atšķirībā no... Noskaties labāk ezera sonāti un būs prieciņš. Sāncensība acīs iedegās, noskaties. Nē, ezera sonāta, man liekas, arī ir Kultūra Kapitāla fonda filmās, ne? Tā kā jebkurā gadījumā... Ir ļoti daudz latviešu filmu YouTube, ļoti daudz. Ne, tagad ir arī tā filmas.lv, kur ir atjaunotās tās versijas. Šitās. Šīs atjaunotās filmu versijas. Tās tur. Es kādu laiku skatījos, es biju arī apņēmusies skatīties daudz latviešu filmas un noskatīties, cik vien varu, bet pagaidām šis nav Bet tad sanācis, iejau tās hokejs un... Jā, es nepalika laika. Es noskatījos ezera sonāti, pilnīgi noteikti tās dullās Paulīnas dēļ. Jā, šo. Es iesāku 4 baltus kreklus, bet es... Man bučiņ, Maz bučiņ, vien bučiņ. Viens no mums nav rīktīgi gudrs, un es tā neesmu. Tu saki? Skaista tā nelaiķe. Lūk, turpinam. Aldis uzkārās. Nē, es skatos, ka ir pusotru stundu, es domāju. Labi, mēs varam... Varbūt ceļa kāju. Es Justīnu izgriezīšu, vienkārši ārā būs stunda kā parasti. Un tad sanāks nepilna stunda. 40 minūtes. Es ātri uzdošu Pēterim jautājumu, jo man ir jāpajautā, vai... Jā, uzdot Pēterim jautājumu, jo tev ir jāpajautā. Laimes vitamīni vēl pastāv? Pastāv, bet es tos nelietoju. Labs. Lūk, jums arī ir paskaidrojums. Labs. Man ir vēl viens īsts stāsts un rubrika par ko ChatGPT saka par oksimoronu. ChatGPT vispār ir diezgan... Es kaut ko ļoti elementāri prasīju, vai rīt nestrādā, rīt sestdien, piemēram, vai nestrādā gultņu veikals Rēzeknē. Man, diemžēl, nav tādas informācijas. Ja kaut kas tev vēl interesē, jautā, es prasu, vai SIA SKF Rēzeknē tajā un tajā ielā strādā rīt. Man tās, diemžēl, informācijas nav, bet jūs varētu pameklēt attiecīgajā mājaslapā un tur varbūt uzzināt. Es saku, priekš kam jūs esat domāti? Es saprotu, ka tas varētu būt kaitinoši, bet ja jums kaut kas vēl interesē, es saku, līdz cikiem arī strādā gultņu veikals. Var sakot, GPT arī padomš diezgan ir. Kā var... Tas ir internetā atrodama informācija. Ir hop ar saviem tīkliem. Pēteris arī atrada ar ko strīdēties ar ChatGPT. Es strīdējos. Es viņam pat piedraudēju. Jums ar babiņu ir kaut kas līdzīgs. Viņa arī visu laiku strīdās. Kāpēc tur man runā svešā valodā? Kā tu uzdrīksties? Jā, viņa sāk ar mani angliski runāt. Saka, speak Latvian, please. Un tad viņa pāriet. Jā, labi, es runāšu latviski. Jā, viņa pirmais sāka angliski runāt. Vienreiz krieviski runāja, saku, почему вы по-русски со мной говорите? Говорите, пожалуйста, по-латышски. Говорите по-эстонски. Не, эстонский я не пойму, я пойму по-латышски. Это мой крузделс. Это моя машина, и документы не в порядке. Un pie stūres. Aldi Kisi varbūt apsveicam dzimšanas dienā. Aldi Kisi, daudz laimes dzimšanas dienā. Aldi Kisi, daudz baltu dieniņu, laimiņā dodi, dižani, ražani, mīlējoties. Lauku joki. Lauku joki. Aldi, tiešām no sirds sveicam tevi dzimšanas dienā. Šodien ir arī Guntim Rasimam dzimšanas diena. Aldim ir 4 bērni. Kādu mīlējoties? Bet Guntis Rasims ir politiķis, mēs viņu nevaram publiski sveikt. Nevar politiķus? Kāpēc? Tas nav stilīgi. Stilīgi skaidrs. Tu tā Rīgā pareizi aizmirsi. Labi, Aldi, daudz laimes dzimšanas dienā. Stilīgi. Daudz laimīšu un lai visi sapnīši piepildās. Jā. Lūk, tad mēs turpinām. Redzēs sapnīt mazmaiņu, ej garām. Jā, nē, iekšā. Nē, tas ir. Tā, Justīnai ir kaut kas sakāms. Klausamies Justīni. Ziedojiet lūdzu savam mikrofonam. Vai ko mums vajag, lai būtu savs mikrofons? Man pults nav. Stirnai sametāties nevarat. Jā, man nevarat. Nevajag mums mikrofonu. Justīni, jo. Mums ir 10 epizodes, mums ir laika. Ļoti asprātīga. Es varu pie Alda braukt. Protams, var. Vitāls brauca, to arī var. Tā kā Vitāls bija brauc, mēs uz ļoti labu studiju aizbraucām ierakstīties, tā kā Justīna brauc. Cilvēki uzreiz pamanīja to kvalitāti. Jā. Tas bija pirmais, par ko es iedomājos, vai Vitoldam bija savs mikrofons. Jā. Tad, kad viņš bija pēdējā epizodē, mums bija katram savs mikrofons, katram savs austiņas. Bija ļoti, ļoti ērti. Jūs bijāt kā tie stilīgie podkāsteri. Mēs bijām kā īstie podkāsteri. No, tie tur Rīgā. Ne jau kā šie viltotie. Jā, tiešām skatos Guntim Rasimam 13. oktobrī. Nav malots.
Bet nepieminēsim, viņš ir politiķis. Gunti daudz laimes. Es domāju, Gunča, jā, es Gunču ļoti sen, ja ar viņa brāli Kristapu es ik pa laikam tā kā vēl saskatījos, Gunti es ļoti sen ticies. Viņš jau mani visdrīzāk nemaz neatceras, bet Pēteris un Justīna atceras. Bet es viņu atceros. Jā, Gunti, daudz laimes dzimšanas dienā, daudz panākumu. Cilvēks, kas godīgi cīnās. Guntis dzīvo netālu no labākās kafejnīcas, Džām. Jā. Neraugoties to, ka viņš ir deputāts, bet viņš jau kaut kādu trešo, kuro sasaukumu Rēzeknē ir deputāts. Tomēr, jā. Bet viņš ir novada domē, cilvēki uzticas viņam, tas ir ļoti forši. Viņa bijušā sievā ir Saimas deputāte. Laila Rasima. Leila. Jā. Leila. Labi, turpināsim ar rubriku, ko par šo vislabāko podcastu saka ChatGPT. Šī rubrika, jā, sen aizmirstam, man likās. Jā, super. Ik pēc 10 epizodēm šī rubrika atjaunās. Es godīgi sakot neatceros, kas bija pagājušajā reizē, bet šoreiz ChatGPT stāsta, ka šis ir latviešu sarunu šovs domu zīme podcasts, kuru vada Aldis un Pēteris, vai vismaz viņi ir centrālie runātāji. Formāts un stils epizodēs abi sarunu biedri apspriež gan ikdienas, gan personiskās tēmas, atmiņas, dzīves situācijas, kultūras notikumus un citus. Tēmām nav stingra ierobežojuma, varbūt gan vieglas humora pilnas sarunas, gan brīži ar nopietnāku pieskaņu. Ir epizodes, kurās pievienojas viesi vai pārņem mikrofonus. Piemēram, epizodē numur 18 mikrofonu uzņem Janks. Janks? Kas ir Janks? Noklausāmies 18. epizodi un pasakām, kas ir Janks un kāpēc viņš atņēma jums mikrofonu. Un pastāstiet, kā viņam tas izdevās. Jubilejas vai īpašās epizodes, piemēram, epizode numur 40, ir jubilejas epizode, kur studijā ierodas Justīna ar saviem slavenajiem stāstiem. Es esmu ChatGPT. Neba šādi tādi. Tad viņš mums norāda dažas epizodes kā piemēri. Varbūt šis noderēs arī kādam no klausītājiem, kurš klausīsies šo podcastu tā kā atpakaļ gaitā. 49. epizode ir saruna par vecajām latviešu filmām un bērnības atmiņām. Draugi 50. epizodē nekas nemainījās, joprojām par to pašu filmu runājam. 12. epizodē jūs apspriedāt apkuras rēķinus kā sociālo tēmu. Un 47. epizodē Aldis runā par savu jauniegūto motorolleri, savukārt Pēteris dalās ar citām dzīves epizodēm. To GPT visu redz vai tad, jā? Viņš spriež pēc tā, ko viņš redz pēc aprakstiem. To, ko jūs uzrakstat aprakstā. Līdz cikiem gultņu veikals strādā, viņš neredz, jā? Nē, forši. Labi, man jāsaka godīgi, aprakstiņus veidot arī tiek izmantots ChatGPT. Bet kas mikrofonu atņēma? Es nezinu, kas tas par kādu bija. Man šķiet, ka tas bija tā par Janku epizode. Janka. Janka, par Janku, kurš, suns, varbūt, ka suns. Homeless Janka. Homeless John. Bet tad viņš tomēr šifrēja tekstu sanāk. Kādā ziņā? Noteikti viņš lasa tā, kā viņš tur grib izlasīt, vai kā viņš var izlasīt. Bet ja mikrofonu atņem, kā viņš to nezinu, kaut kādu. Bet viņš jau to nezinās, ka mums jau nav bijis tāda situācija. Viņš piedomā klāt un radošs tomēr tas intelekts. Arī iespējams, jā. Es personīgi nekad neizmantoju to, kurš runā, es vienmēr tā kā sarakstos ar viņu, tad man šķiet, viņš ir daudz gudrāks. Varbūt viņam ir vairāk laika padomāt. Viņš attīstās. Iespējams. Es esmu tiklīdz tu raksti, viņš jau analizē. To neesi pabeidzis teikumu, viņš jau analizē to, ko tu raksti, un jau ģenerē. Es domāju, ka viņš jau paredz aptuveni jautājumu un ģenerē atbildi. Jā. Jā, tās ir tavas zināšanas. Tās nav manas zināšanas, tas ir mans novērojums, mans spriedolējums. Pieņēmums. Minējums. Saksamaronu, kā saka, stilā, garā gaisotnē. Mēs vienmēr tā runājam apmēram, spriedolējam. Mēs par prāta vētru daudz ko zinām par ko mēs runājam, par producēšanu, par menedžēšanu. Justīna, kaut kas vēl tur bija kaut kāds komatiņš jāieliek, un tad jau mēs, kā saka, pie ceļa kājas. Tas būs ātri pēdējais stāstiņš par vienu ļoti jauku bērniņu, kuru es satiku sestdien. Kur tu biji sestdien? Es biju Rīgā, pasākumā Andele Mandele, kur lielajā Ķīpsalas izstāžu hallē reizi sezonā notiek tā kā drēbju, tā kā lielas humpulas. Lielākais skapis pasaulē. Jā, kur vienkārši meitenes bet, kur katrs savus, jā. Latvijā. Ir kādas... Nevis kāds ir atvedis no ārzemēm, bet katra meitene izliek
savu garderobi, un tā ir tā kā ļoti liela un forša iespēja meitenēm, kurām patīk second hand drēbes, jo tu vari gan kaulēties. Tur jau nemaz tādas, tur baigās pērles varot atrast, un tieši tā. Labi brendi, un starp citu, vai tu kā fane, vai tu uzzini tagad, kurā valstī vēl ir Andele Mandele? Nē, Anglijā. Igaunijā. Latviešu Andele Mandele. Es atkal ekspertēšu tik, cik es redzēju video, kur viena sieviete par šo stāsta. Es tā sapratu, ka jā, tā kā organizatori ir šie paši, bet tas ir platforma izveido latviešu platforma, latviešu veido platforma Igaunijā. Bet viņa teica, ka tā igauņu platforma esot daudz vieglāk lietojama, labāk pārredzama, viss kaut kas labāks tur esot nekā latviešu platformā. Un arī cenas tur esot daudz foršākas, ļoti kvalitatīvi, var atrast visu kaut ko interesantāku par daudz foršākām cenām. Tajā tieši internetu veikalā es īpaši neiepērkos, es laikam esmu vienreiz tur kaut ko nopirkusi, tāpēc, ka man nenormāli besīja tās visas izmēru lietas un sarakstīties un tās sūtīšanas, bet mēs ar dāvju mammu esam ļoti iemīļojušas tos lielos pasākumus, jo mēs tur 3 stundas tu vienkārši bezmaz vai rocies pa to halli un kaulē cenas, un tas ir ļoti pirmkārt jautri. Bet tur jau 3 stundās jau iespējams iziet cauri, ne? Man liekas, nemaz. Principā staigāt varētu, viņa ir no 11 līdz 5 parasti, kad notiek, ja tev pietiek spēka un ja tev pietiek enerģijas, tad tu varētu no tiem 11 līdz 5 visu laiku staigāt un katru reizi atrast kaut ko jaunu. Bet par cik tā enerģija ir tik, cik ir, un kaut kādā momentā tu jau vairs neko neredzi. Man liekas, ka iepirkšanās vispār vismaz man izsūc enerģiju nenormāli. Jā, tas ir ļoti, ļoti nogurdinoši, bet es izgāju laikam 2 reizes tos, tur bija 4 tās garās ejas Ķīpsalas halles garumā. Un tad, teiksim, vienu reizi ejas skatos augšu, kas ir apģērbi, un tad otru reizi ejas jau tur skatos apavus, kas ir uz grīdas, un makus, kas ir uz galdiem. Es sev tā sadalu, lai būtu efektīvāk. Nogurdina, man liekas, jau tas, ka tu ej un tu visu laiku galvā pieņem lēmumus. Tu ieraugi, varētu, ieraugi, šito gribu. Un tu dali pa plauktiem visas pilnīgi katru preci, ko tu ieraugi, tu ieliec kaut kādā atvilknītē. Un man liekas, tas ir prāta un smadzenēm tajā brīdī tāds nenormāls darbs, jo viņam prāta smadzenēm ātri jāizanalizē. Vai noderīgs, vai mums to tiešām vajag, vai kaut vēl visāds, vai tiešām pietiekami kvalitatīvs, vai cena ir laba priekš šāda un tāda. Un man liekas, tieši tas nogurdina, izsūc daudz enerģijas. Bet tas ir atkal kārtēreiz mans oksimoroniskā stila piedalējums. Nē, es tev piekrītu, jā, tas ir, mēs laikam 3 stundas staigājām. Jā, bet tas nav galvenais. Pasākums bija ļoti foršs, man ļoti patika. Bet tur maliņā šogad, es nezinu, vai bija citas reizes, un es nebiju pamanījusi, bet bija bērnu tirdziņš. Bērniņi bija... Bērnus jā, tur arī nopirkt bērnus. Pēc cik mūsdienās ir bērns tāds normāls. Normāla izmēra bērns, cik iet, tāds 4 gadu. 5 centi. 50 centi. Bet uzturēšanas nauda, kā saka, no paša. Tur bija tas atsevišķi tirdziņš, kur tirgojās bērni ar sevis veidotām rokas sprādzītēm un ar limonādēm. Bija daži bērniņi, kuriem tur bija vecāku kaut kāds sagatavots, bet viņi tirgojās, un es pieņemu, ka viņi par to nopelnīja, varēja paņemt to nopelnīto naudiņu. Es domāju, ka nopelnīja vairāk nekā pieaugušie. Jā, jo... Spiežot tieši uz emocionālo fonu. Starp citu, jā, bet es biju vispār man ir nenormāli žēl visu tirgotāju. Es vienmēr gribu nopirkt pie veikaliem no babiņām kabačus un bilnas zeķītes. Es no tā Rīgā dzīvodams mēģinu visu šām emocijām tikt vaļā, bet man ar tas pats seju un liek, nabaga babiņa. Jā. Tad otrādi gribās iespļaut beigās, jā. Tajā cepurītē.
Tā, lai vieglāk pārdzīvot to emocionālo spriedzi, kas tev uz pleciem sēž. Kā saka, saņem to, par ko tu izliecies. Ja. Jā, lūk, jā, un tad tur bija tas tā kā bērnu tirdziņš. Un es jau sagurusi no tās lielās apģērba iepirkšanās, sāku staigāt pa to bērnu tirdziņu un es skatos, ka tur tā kā limonādītes. Un tad es pieeju un tur bija viena meitenīte, viņa pārdeva, man liekas, rokas sprādzītes. Man principā nevajadzēja rokas sprādzītes, bet arī paskatījos, tā meitenīte vienkārši sēdēja telefonā, viņai bija pilnīgi pie vienas vietas, kas iet, kas nāk, tā kā viņai bija pilnīgi vienalga. Es nelamājos. Lūk, tai meitenītei bija pilnīgi vienalga, un es domāju, labi, meitenīt, no tevis es neko nepirkšu. Loģiski, tieši tā. Lūk, un tad es pieeju, tur bija... Tur no pārējiem kaut ko pirki, ja? Klausījās. No tevis arī nepirkšu. Tur bija stendiņš, kur sēdēja tā kā viens maziņš puisītis, un viņam blakus viens lielāks puisītis. Viņa pārdeva bija rabarberu sīrups, kaut kas līdzīgs, kā parasti ir cidoniju sīrups, tikai šeit bija rabarberu, tur kaut kāds piparmetru garšvielas, kaut kāds tāds. Un tas puisītis, viņam bija varbūt gadi 8. Varbūt, es īsti nevaru noteikt bērnu vecākus. Tik žēlīgas. Bet viņš tik jauki, viņš piecēlās. Agrāk 6 gadu vecumā govis ganīt zina, tagad 8 gadu jau pāraudzis jau. Mīļš bērniņš. Recidēls, te tavs tevs govis ganīt. Jā, jau karavīrs jau viss. Bet es pieeju pie šīs stendiņa. Dažās valstīs, diemžēl. Dāvim vispār ļoti garšo visi tie sīrupiņi, ko var sajaukt ar ūdeni, un tad viņam ir garšīgs dzērieniņš. Un es pieeju pie šī stendiņa, tas puisītis 8, 9, varbūt 10 gadi pieceļas. Viņš saka, labdien, mums šeit ir tāds sīrupiņš, šis patīk bērniem, mums ir tāds, un viņš tik ideāli noprezentēja, ka pat ja man negaršotu vai man būtu alerģija pret robarberiem, es vienkārši nopirktu. Un es nopirku vienu to robarberu sīrupiņu, es viņam saku, es ņemšu. Jā, vienu, jā. Tev kauns ir vai nav? Bija padara. Cilvēks ņēmās 2 minūtes stāstīt, lai tu vienu tikai nopirktu vienu sīru. Pirms tam trenējās mājās ar mammu vai vecmāmiņu. Viņam bija diezgan daudz pircēju. Bet galvenais taču, kas kaut ko nopirka, vai ne? Un tad es viņam iedodu tā kā... Tie tādi puses darītie darbi, man liekas, viņi tādi sliktākie nekā, ka tu vispār nedari. Ko tu gribēji, lai es izdaru nopērku visu stendu un vēl bērnu klāt? Nevajadzēja pareizi pēterpīt. Tā kā ar vienu roku iedot, it kā, jā, un tā, bet tepat laikā, zinu, tur pa kapēkām, ko, es kas iedodu tam bērniņam, viņš tā kā, priecīgs, ka es pērku, viņam iedodu naudiņu, viņš tur tā skaita, un tas blakus tāds vecākais puisītis. Tev neuzticējās, jā? Viņš pārskaitīja? Nē, viņam vajadzēja izdot atlikumu. Justīna, es redzēju, tu nepārskaitīji. Tirgu. Jā. Un tas puisītis paņem tā kā to manu naudiņu, un tas otrs puisītis 7,50. Tā kā pačukstēts, viņam ir jādod. Un tad viņš skaita, tā kā saskaita tās kapēciņas, tad noliek uz galda, tad tā kā saber sev sauiņā, un tad dod tās lūdzu. Un es paņemu to naudiņu, un viņš man nedod to sīrupiņu. Jā. Bet tad es nopirku, jā, un atbalstīju viņu vecāku biznesu principā. Bija tikai 3 burciņas sīrupu, viņi paņem naudu un nedod sīrupu. Tā jau bija, pie to viena burciņa bija notrigot, tu biji 12. pircējs jau tai burciņa. Ģimene sakāpa Teslā, aizbrauc savu jūrmalas māju. Jā. Bet es ievēroju, Malacis dēls. Tā ir jātrigo svaigs gaiss. Varēja nedaudz labāk, labi, tie 15,000 arī labi. Priekš pirmās reizes nav slikti, saprati, jā, cilvēku vājības. Nākamreiz viesi govis ganīt, ja tā slikti tirgosi. Jā, viņš saka, šitā tagad tev ar acīm jāprot izskanēt, kā saka, pūlī atrast vārguli. Šitā tāda mīksta izskatās, ņem no viņas. Emocionāli vāji cilvēku. Bet cepums puisītim par to, kā viņš sagaidīja, kā viņš pastāstīja, kā viņš gribēja savu produktu pārdot. Bet cik saprot, cepumu tu neiedevi, ja? Man nebija cepuma. Jūs viens otru nopirkāt, viņš tevi nopirka, tu viņu. Viņš nopirka tavas jūtas, jā. Mani nopirkt var, es nezinu, ar acu skatienu. Es esmu gatava vienkārši atdot visu savu naudu vīrietītim, kurš man paprasīja depozīta pudeli. Es tava vīra vietā tevi nekur nelaistu no mājas. Man ir visu laiku... Vismaz ar naudu noteikti. Man Madonā uzradās viens, es jau viņu saucu par savu draudziņas, viņu satiku laikam reizes 3. Mums jāpaļojās vispār. Un tu tāpat man izgriezīsi, kāda starpība? Forši ieskrējās tagad, nevar apstāties. Lūk. Galvenais sākumā būs kā stāsts, nē, nebūs. Jā,
Man Madona atverās Pandoras lāde. Jūs jau mājās, es joprojām runāju. Jā. Un tagad būs 10 epizodes jāgaida, lai es atkal varētu kaut ko pastāstīt. Ar tevi 10 Mēs no izlaidīs. šitās taisīsim 2 vienkārši epizodes. Mums principā sanāk 2. Nu, lūk, bet, jā, es apsolu, ka šis būs pēdējais, bet tas ir saistīts ar to, ka es esmu viegli nopērkama. Un man ir Madonā draudziņš, kurš katru reizi es viņu satieku pie Circle K, un viņš katru reizi nāk, un es viņam atdodu principā to depozītu, kas man ir sakrājies mašīnā, tur kaut kādas buņģiņas vai kaut kādas pudeles un tā, un tad, ja man ir naudiņa, tad es viņam iedodu naudiņu, ja man ir kāda pudelīte, es atdodu pudelīti, un tad viņš jau zina, ka ja viņš pie manis nāks, tad viņam kaut kas būs. Lūk, un tad, jā, tad man ir vienmēr. Nebūtu dāvja sieva, es teiktu, ka tas ir vienkārši pērkama sieviete. Jā. Jā. Ceļakāju. Nesiet varbūt naivi. Padomājiet tomēr, kur pērkat, no kā, ko, kam jūs dodat. Un vai tiešām cilvēkam labāk ir iedot zīvi vai makšķeri? Pēteri? Tagad beidzās raidījums šobrīd. Tas bija beigas. Atā! Nē, esiet laimīgi, un lai laimes vitamīns ir apkārtējie cilvēki, saule, svaigs gaiss, lai Novēlu visu, ko mēs tagad kādus mēnešus, 6, 7 neredzēsim, jā? Jā, viss, kas mums nespīd, lai spīd jums. Viss, kas mums nespīd. Šis labs novēlu. Es jums novēlu visu, kas mums nespīd. Lai šis ir tas laimes vitamīns, tas, kas mums nespīd, jā. Jā, saule, labs laiks, jā. Es vienkārši jums novēlēšu to, kad jūs novecosiet, es gribētu, lai jūs izskatāties kā Artūrs, nevis kā Rihards. Jā. Esat stilīgi un skaisti. Bet tie taču bija aktieri. Un atcerieties, mīļie draugi, patiesais skaistums ir mūsos iekšā. Un Artūra. Atā! Atā! Jā! Richard, visu nakti! Tu esi apmierināts!